Viņš saka, 100,000 signing bonus. 100,000. Es pirms 6 mēnešiem biju -5 savas algas iekšā, bet tagad, šis ir investoru podcasts. Es pastāstīšu, kā es ar to naudu rīkoju. Tad tur nav, kur to īsti fiziski pat tā daudz naudu likt. Bet tu atrod viņu veidus, kur viņu likt. Las Vegasā bija komanda, Kalifornijā bija komanda, Dallasā bija. AHL, es nezinu, kāpēc, geto pilsētā. Kad es AHL izdeju no Halatāra, man teica, pa kreisi, nē, tur tevi nošauc, ej pa labi. Bet ieteicam brauc ar mašīnu. Reklamējās un bija ļoti populāri tie SMS kredīti. Un es tagad domāju, man tur bija jau sakrājis, es nezinu, 1000 pāri jau parādi. Es atceros to sajūtu, man laiks apstājās. Es domāju, kur lai es tagad nopelnu to naudu? Kā lai es tagad vispār izdzīvu? Hokejistam tur tā lieta, ka mēs savu to lielo naudu nopelnam savā pirmajā dzīves posmā no 20 līdz 40 gadiem. Bet reāli, kā jau mēs tagad runājam, es pirmo 10 gadus tu tā nobumboju. Tajā līgā, kur mēs spēlējām, man pa lielu nebija ne aģenta, nekā, man nebija kur braukt, ko darīt. Un es atceros vēl tagad, es braucām atpakaļ no Baltkrievijas. Man bija pilnīgi asaras acīs, jo man likās, 10 gadi pagājuši, cik es trenējos. Un viss tāds, viss pavēl. Un lielākā daļa cilvēku tā arī pavada visu dzīvi. Viņš krāja kaut kādu naudiņu, viņš aizbrauc ceļojumā, viņš ir pa nulēm, un viņš atkal krāja to naudiņu nākamajam ceļojumam. Palielināt un jautāt, kas tev pirmais lielais pirkums? Es nopirku savu brīvību. Čau. Čau. Prieks, ka esi ieradies. Paldies, prieks šeit būt. Reku, es lasīju Wikipēdiju, uzticamākais avots no visiem, noteikti. Jā. Un es savilku pāris faktus par tevi kopā. Varbūt tu vari izlabot mani, ja es kļūdos. Cenāk, tu 2014. gadā kļuvi par 20. latvieti, kas ir aizvadījis spēli NHL. Tad tu esi otrais vārdsargs pēc Artūra Irbas, kas spēlējas NHL. Pirmais vārdsargs pasaulē, kas vienas sezonas laikā ir spēlējis ECHL, AHL, NHL un Olimpiskajās spēlēs. Tā varētu būt? Nē. Esmu spēlējis East Coast, kas ir 3. pēc spēka. AHL, kas ir pēc spēka 2. līga. NHL, AHL playoffi, kas ir atsevišķi, tev jātiek viņos iekšā. NHL playoffi, pasaules čempionāts un olimpiskās spēles. Un tas viss vienā gadā. Viss vienā gadā. Crazy. Kāds tā var notikt? Jā, tas vispār bija... Tas bija mans pirmais tāds kārtīgi profesionālais gads. Mana iepazīstināšana profesionālajā hokejā Labi, es spēlēju junior līgā, Dinamo junior līgā pirms tam, bet tā, kad es aizbraucu prom no Latvijas, prom uz ārzemēm, Ameriku pirmoreiz redzu, tas bija mans pirmais profesionālais gads, kad es atbraucu un man jāsāk East Coast līgā un pa lielam, traks gads. Bet jautrs katrā ziņā. Kā tev vispār sākās ceļš hokeja pasaulē? Vai tu atceries brīdi, kad tu saprati, ok, šis būs kaut kas, ko es visdrīzāk darīšu profesionāli? Mans hokeja aizsākums sākās Aizkrauklē. Vispār viņš sākās, es gāju skolā Kognicē. Mums bija brīnišķīgs sporta skolotājs, kurš bija arī paralēli hokeja treneris, Ivars Māliņš. Un mēs trenējāmies florbolā. Un viņam hokejā vajadzēja vārdsargu. Un viņš izmēģināja turpat mums bet mūsu zālē, sporta zālē, dabūja vecu formu, ietēpa mani formā un pārējie meta. Un viņš tā aptuveni aptaustījās, vai es esmu tā kā vārdsargu materiāls vai nē. Un pēc viena treniņa viņš man saka, klausies, negribētu paprasīt vecākiem atļauju šodien aizbraukt, pamēģināt paspēlēt hokejā. Priekš maniem hokejs bija, ultimate sports. Zini kā, visi skatījās pasaules čempionātu, 1 mēnesis gadā bija tikai vienīgi hokejam domāt. Man mājās, man vecāki abi strādāja, man mājās bija Omas, aizēju pie Omas, saku, klausies, man teica, ka man jāatbrauc uz hokeja treniņu. Aizbraucu hokeja treniņu, un tā ar mani sākās tas hokeja posms. Bet tā profesionāli man sākās. Man vispār, es kaut kādu jūtu kaut kādu ticību no treneriem bieži vien, ka man ir esot kaut kāds talants, un es biju vispār diezgan sportisks puika, man patīk sports, un tādā ziņā man bija neliela ticība, ka varbūt es to varētu ar to pelnīt naudu. Bet no dzīves es atceros, ka es sāku spēlēt hokeju, tas bija Aizkrauklē. Un mūs viens no komandas biedru vecākiem uzaicināja mūs pie sevis uz māju, un es diemžēl aizmirsu, kā sauc, bet
es aizbraucu uz to māju, un es ieraudzīju to māju. Un tur kaut 3 stāvu māja. Tā. Nu, pirmā doma bija, kas vēl šeit dzīvo? Jo, nu, man bija kaut kas jauns, un tas bija tāds vilinošs, laikam, kaut kāda sajūta. Un man saslēdzās prātā, man liekas, kaut kāda tādi doti, ka man liekas, hokejs? Kaut kāda liela māja, jā. Man laikam patīk šis. Es varbūt varētu mēģināt kaut kā to profesionāli darīt. Kas ir tas, ko mēģināja treneris redzēt tevi, ko viņš mēģināja atrast, domājot, vai tu esi vārtsarga materiāls? Ir kaut kāds tāds čeklistiņš? Man liekas, vispār pirmām kārtām es simpatizēju, jo es ar lielu deksmi piegāju sportam. Katrai treniņos es vienkārši lielākoties cīnījos par katru ripu. Man tehnika bija briesmīga. Nu, tā salīdzinoši. Tajos laikos neviens tik ļoti nepievērsta uzmanību tehnikai, ka vārtsargam vārtos. Bet man bija tā deksme un vēlme noķert ripu. Un man liekas, to daudz treneru saskatīja kā potenciālu. Jo materiāls, tu redzēji, ka visticamāk, viņi redzēja, ka materiāls ir, strādāt būs ar ko. Okay. Tas arī skaties, vai nelec malā, ja ripa met. Jā. tas jau tas nelec, jā, vai bail bija, bet nelec malā. Ne. Te, es domāju, tas ir jautājums ikvienam, kurš nekad nav spēlējis hokeju. Kā ir, kad tu stāvi vārtos un pa tevi šķeļ? Tā ir... Ka nāk ripa? Jā. Nē, zin kā pie visam mēs pierodam. Man bija interesants atgadījums šovasar. Vienā no treniņu nometnēm es vadīju kā treneris bērniem, un es izēju uz treniņu, un es skatos, viens no vārtsargiem jūtu, kaut kas nav. Es veicu kaut kāds vingrinājumus, un redzu, viņš nepilda, viņš negrib, kaut kas nav, nevar saprast. Sākās pēc tam treniņš, un es pēc viņu slidoju, un kaut kas kārtības, normāli. Un viņš tā kā negrib kaut ko tur, viss kārtībā. Un beigās man viņš saka, es izdabūju no viņa ārā, ka viņš saka, spēlētāji trenē šķēlienus tajā treniņā. Un viņš saprata, ka viņam bail ir. Viņam to visi nāks, un viņš bija jaunāks, tur lielāki puikas, visi nāk un tik bletē, ar to ripu. Un viņam bail vienkārši puikam. Un viņš jau pirms treniņa tā kā, sabijies bišķiņ. Un es viņam no dzīves vienkārši teicu tādu piemēru, tā kā viss kārtībā. Es spēlēju 20 gadus, tici man. Droši vien katrā otrajā treniņā ir mirklis, ka man arī bail no ripas ir. Vai pat biežāk. Jo es zinu, ir spēlētāji, kas nāk un nevis met, lai trāpītu kaut kur, bet viņš vienkārši met, lai būtu spēcīgi. Vai ja dot piespēli kaut kādi vingrinājumi, un tur ir saucamais one-timer metiens, kad tu neaptādi ripu. Un lielākā daļa nedomā, kur viņš čels. Viņi tā aptoni grib vārtos trāpīt viņu. Un tu vienkārši pārslīdi, viņš ir pietiekami lai tu pat nespētu noreģēt no tās ripas. Un pa lielam tev jāspēlē procentuāli. Tas saucās. Es vienkārši izēju, cik liels var būt un ceru, ka man nedrāpīs kaut kur kaklā. Protams, man bail no viņa. Un es vienkārši kā salīdzināju viņam teicu, tas nekas, ka tev bail. Zini, kāda atšķirība ir starp gļēvuli un varoni? Nekāda. Viņiem abiem ir bail. Bet varonis par spīti savām bailēm, viņš iet un dara vienkārši. Kur gļēvulis atrod iemeslu, lai nedarītu. Tā ir visa atšķirība. Un man liekas, es vienkārši tas, ka es spēju asociēt ar to, ka tas nekas man arī ir bail, un es parādīju to un atzinos arī to. Viņam tas deva pēc tam drosmīgi treniņā un viss kārtībā. Un pēc treniņa bija smaidīgāks par visiem pārējiem. Jā, forši. Bet kā ir, teiksim, kad tu sāc kā mazs puika trenēties, es vienkārši zinu, piemēram, man arī ir draugi, kuriem ir bērni, kas iet hokejā. Ir kaut kas pēc kā var saprast vai pateikt, kur šo zēnu mēs varētu laist profesionāli darboties, vai tas ir tā iniciatīva drīzāk nāk no vecākiem, kuriem gribās, lai tas sīkais ir profesionāls, vai tas ir treneris, kurš saredz potenciālu un tad runājās ar vecākiem, vai tas drīzāk ir tas pats jaunietis, kurš vienkārši kā traks visu laiku nesās uz hokeju, un tad visi redz, te kaut kam ir jābūt, un sāk viņu virzīt no visām pusēm. Vispār es arī mēs taisam tagad vārtsargu nometnes, un tu jau daudz maz tā kā saproti, kurš tur ir sportiskāks puisis un kurš nav, un kurā tu it kā redzi potenciālu. Bet no otras puses, ka viņi ir tik jauni,
viņiem ķermenis vēl nav nobriedis, viņi nav sasnieguši pubertāti, viņam muskuļi nav izauguši. Un bieži vien puika atpaliek tikai dēļ tā, ka viņš vēl nav attīstījies kā cilvēks. Un to tu beigās tikai ieraugi, es domāju, atkarīgs, es pieļauju, ka tagad bērni sasniedz pubertātes vēl ātrāk. Bet to tu ieraugi ap 14, 15 gadiem, kad viņi visi daudz maz izlīdzinās. Jo līdz tam, tev ir 7 gadi, un jums abiem 7 gadi, bet viens ir tur par galvu tieši garāks un vienkārši lielāks, spēcīgāks. Viņam fiziski nav nekādu cerību viņu uzvarēt divcīņās, iet stūrī. Bet, kad tas izlīdzinās aptuveni 14 gadiem, es domāju, tad daudz maz tu jau vari sākt pateikt, vai tur ir potenciāls vai nav. Tas ir tāds mirklis. Bet līdz 7 gadiem, no 7 vai no 4 gadiem puikas iet trenēt, es neticu, ka kāds var pateikt, ka kurš te būs vai kurš nebūs. Nekad neko nevar zināt. Tad sanāk vienkārši ir treniņi, ir nometnes, un ja tu esi nopietnā komandā, tad es pieņemu, ka vienkārši nopietnē komandai ir regulārās nometnes, un tu, kā saka, eji pa plūsmu, un tad skaties, kas notiekās. Es domāju, ka lielākoties, tu vienkārši trenējies ar visiem pārējiem, dari, ko vari, attīsties, un beigās ir daudz, kas atkarīgs no paša tā bērna. Cik viņam liela vēlme ir tiešām kļūt, vai cik viņam liela bauda no tā viss ir. Jo sāk darīt bieži vien tā, iespējams, kāpēc mēs sākam darīt lietas vispār? Lielākoties tas ir kaut kā tādēļ, ka mūsu tur vecāki varbūt skatās hokeju, mēs skatāmies paralēli, mēs redzam, ka viņiem ir interese, un mēs arī gribam pamēģināt. Tāpēc viņš sākās. Bet, ja viņš sāk to hokeju spēlēt, un pēc 5 gadiem viņš saprot, laikam nav tāds, ka tas ir priekš manis. Kad cilvēkiem jautāja, kas ir galvenā lieta, kas tevi attur sākt investēt, visbiežāk dzirdu, nav skaidrība, ar ko sākt, kas būtu pareizākais un drošākais. Liekas, ka tas aizņems daudz laiku, vai ir bailes, ka nepareizi kaut ko izdarīšu un pazaudēšu naudu. Ja sadzirdi šajā sevi, apskati pirmo linku tepat podkāstu aprakstā. Mums ir labs risinājums, kas palīdzēs ar šo tikt galā. Kā tev sākās karjera profesionālajā sportā? Es saprotu, sākumā spēlēju vairākos Latvijas klubos. Mana profesionālā karjera sākās, atceros, mums pēdējais neprofesionālis gads spēlējām pa Baltkrievijas 2. līgu. Kopā tādu treneru Gintu Bisiņā. Brīnišķīgs treneris man bija. Un man beidzās tas gads. Es biju izaudzis to vecumu tajā līgā, kur mēs spēlējām. Man pa lielu nebija ne aģenta, nekā. Man nebija kur braukt, ko darīt. Un es atceros vēl tagad, es braucām atpakaļ no Baltkrievijas. Man bija pilnīgi asaras acīs, jo man likās, pats, 10 gadi pagājuši, es nezinu, cik es tur trenējos, 9. Un viss tāds, viss pavelti. Pēc tam patinam laiku uz mēnesu priekšu. Un, cik tev bija gadi tajā laikā? Man liekas, 17. 17. Un patinam mēnesu priekšu. Pirms tam izveidojas Dinamo Rīga. Un Dinamo paziņoja, ka viņi veidos junioru komandu. Tas ir līdz 20 gadu vecumam spēlētājs, kas spēlēs pa Krievijas līgu. Un viņiem tur bija viss šis drafts uztaisiet tāpat kā NHL un tā tālāk. Un es atceros, skrīvros, pavadīju laiku draugiem, un es tur ziņās ieraugu, esmu draftēts kaut ko līgā. Un pēkšņi man parādījās iespēja braukt un spēlēt šajā junioru līgā. Un Krievi to līgu taisīja ar tādu domu, ka viņi gribēja tā kā pirmo soli, lai iepazīstinātu profesionālu hokeju. Līdz ar to visiem bija jāmaksā algas. Mums ir maksāja algas, man liekas, kaut kāds 200 lati, tad bija 250 lati. Kaut kas tādos virzienos. Visiem vienkārši iedeva līgumus. Gribat parakstīt, negribat neparakstīt. Jāties laikā. Nevienam nav grib braukt. Protams, parakstīt. Viss parakst. Es jau biju priecīgs vispār, kad ja es varēju spēlēt hokeju, man nebija jāmaksā par to. Un te man ir 17 gadi, un man vēl kāds saka, man kaut kāda nauda. Man liekas, super, fantastiski. Un tas bija tas kaut kāds pirmais solis, kad man sāk maksāt naudu par spēlēšanu hokejā. Un, tas bija tas pirmais tāds ievirziens. Bet tā kā šis ir investoru podkāsts, es pastāstīšu, kāda man bija, kā es ar to naudu rīkojos. Jo pa lielu tu dzīvo pie vecākiem. Tā nav, kur to naudu iztērēt. Mums pēc treniņiem vēl deva talonus uz lido. Mums bija sadarbība. Pirmajā gadā, man liekas, deva 7 latus pēc 2 talonus pa 3,50. Un mēs braucām no Piņķiem uz Spici un ēdām lido. Treniņš sākās 9. Skolu nevar paspēt aiziet. Tu mācies vidusskolā, notrenējies, pēc treniņa aizbrauc, pēd lido, ēd, ko gribi, sašliko, visu.
250 eiro to maksā, tu nav kur to īsti fiziski pat tā daudz naudu likt. Bet tu atrod viņu veidus, kur viņu likt. Un pēc kaut kādiem, man liekas, tas jau bija 2. vai 3. gads, tas bija tieši pirms es sāku tikties ar draudzeni, man šī brīža sievu, un mans komandas biedrs tikās man šī brīža sieva māsu tajā brīdī, tā mēs arī sapazināmies. Un, kad mēs sākām tikties, sāc tikties, tev parādās intereses, tev parādās meitene, tu jau, tev ir tādas kaut kādas vīrišķībās izpausme, ka tu gribi tur kaut ko samaksāt tā tālāk. Un arī dāmai domas, davai aizbraucam atpūsties. Bet viņa no mana svaiņa bija sapratuši, mums bija pasaules čempionāts U20 pirms 4 mēnešiem Baltkrievijā, kur mēs cīnījāmies par vietu, lai tiktu uz augstāko divīziju, turpat, kur lielā izlase pašai spēlē. Un par to mēs vinnējām. Es biju tur 2. vārds, vai kas tur, un mums samaksāja naudu kaut kāds, man liekas, 2000 lāci samaksāja. Priekš 18, vai cik man tur gadi bija, fantastiski. Un viņa tagad atpakaļ runājot bildā, viņa domā, kā, man tur naudu vairāk nekā vajadzīgs palielina. Bet viņi jau nereikinājās to, kā mēs dzīvojām. Zin kā, tev parādās pirmā nauda. Tu ar viņu īsti rīkoties nevar. Tev treniņš beidzās, tev ir 18 gadi. Treniņš beidzās, aizēja pārēd lido. Ko daram tālāk? Ejam uz kino. Pēc nākamajā dienā treniņš beidzās, ko daram? Pārēdām. Nezinu, kino vakar bijām. Tur palielam visas filmas jau tur 2 reizes ir izskatīts. Kartiņs, rācams kartiņu. Nekur kaut kā, bet tā nauda vienkārši saprota. Vasara sākās, man alga vairs nenāks iešā. Es tikko sāku tikties savu draudzeni, šī brīža sievu, un man nav naudas. 2 gadus man maksā alga, un es kaut kā esmu izdzīvojis, kad līdz punktam, kad man nav naudas. Ko lai daru? Kāds rezultāts? Kā lai atrasim šo situāciju? Man parāda draudeni, es eju uz restorānu, es tak nevaru atļaut viņiem maksāt par mani. Man jāatrod veids, kā iedabūšu naudu. Varētu prasīt komandas biedriem. Bet tur jau komandas biedri tādi paši, ziniet, tur liela daļa bija vēl tur totalizators vai automātus spēlē, tā, tie draugi, kas tajā vienreiz gadā, ka viņi kaut ko vinnēja, viņi neaizmirst par to pasludināt pilnīgi visiem. Par tiem pārējiem reizēm neko nesaka. Es izdomāju, bet tad reklamējās un bija ļoti populāri tie SMS kredīti. Atceries tādi? Jā, tie jau nav baigi nekur pazuduši. Nav laikam pazuduši. Bet tajā mirklī viņi tikko parādīja. Es izdomāju plānu. Man pirms tam iepriekšējā gadā, kad notiek treniņu nometne, mani pasauc uz Dinamo treniņu nometni. Un es kaut pusmēnesi pavadīju tur. Tur, ja tu pavadi treniņu nometni, tur pavisam cita alga ir, jo tu skaitīji Dinamo. Un tev par to ieskaitīja toreiz, es atceros, arī kaut 2000 kaut kāds. Tur jau cita alga. Un es domāju, man bija laba sezona, man atkal pasaukt Dinamo. Es zinu, ka man mēneša vasara beigās būs tā nometne. Nezinu, cik ilgi, varbūt vairāk būs. Bet es rēķinos, ka man kaut 1500, 2000 būs. Es domāju, labi, es varu ātri paņemt tos SMS kredītus un dzīvot. Mēs varam aizbraukt tur uz Zviedriju, prāmi, tur atpūsties, trāļi vaļi. Viens beidzās nauda, tu paņem nākamajā kredītu lielāku, nomaksā iepriekšēju un turpini dzīvot. Un pienāk vasaras beigas, atnāk tā Dinamo nometne. Notrenējos to mēnesi vai pusmēnesi, cik es tur notrenējos. Pēc tam sāksies sezona. Un man pēc Dinamo tajos laikos nevienu jaunu Dinamo nedeva iespēju spēlēt. Bet es notrenēju tur treniņu nometni, kaut kur tur uzspēlēju pārbaudas spēles. Mani aizsūta atpakaļ uz junioru komandu, kas saucās HK Rīga. Mums pirmais izbraukums uz Maskavu bija. Mēs visi, atceros, centrā stācijā braucam uz vilcienu, laižam. Visi sakāpjam, sametam somas vilcienā. Dzirdu no kaut kādas kabīnes, kā saka, alga ienāca. Zini, tas ir labs notikums pirmā alga, beidzot pēc vasaras. Otrs, alga ienāca. Tur vēl alga ienāca. Es skatos, man nenāk alga. Bet tā sajūta to visu mēnesi dzīvojot, ka tu esi parādos un tev tas spiediens uz to, ka tev kaut kad jo es nevaru saprast, cik man tur būs. Es diezgan daudz pavadīju, un es cerēju, bācējām, tu vēl vairāk būs. Zini. Bet es sapratu, ja es aizbraukšu to uz Maskavu, tur jau tie interneti nebija tādi. Es iespējams uzzināšu tikai pēc nedēļas. Es to nevaru pieļaut. Man kasās nagi. Pastos labi, vilciens attiet pēc es skatos, pēc 15 minūtēm.
Es atrodu, tas bija Sebbanks un bankomāts centrā tirgu. 15 minūtes. Davai paspēšu. Skrienu, aizskrienu, protams, tur cilvēki priekšā, tur kamēr izturļājās, spiežu pa pogām, skatos pulkstenī, cik tur palicis laiks, kaut tur 10 minūtes palikuši, spiežu pogām, un man tur ienāca tā pati parastā 250. 250. Un es tagad domāju, man tur bija jau sakrājis, man liekas, es nezinu, 1000 pāri jau bija parāds. Un es atceros, tas sajūt, man laiks apstājās. Domāju, kur lai es tagad nopelnu to naudu? Kā lai es tagad vispār izdzīvu? Es atceros, pagaid, man vispār vilciens ir pat 5 minūtēm attienē. Es ņemu, skrienu atpakaļ, paspēju uz vilcienu knapi, ieliec iekšā un es braucu, un man vienkārši, es nezinu, ko darīt. Un es atceros to kaunu pat pilnīgi. Jo man beidzot vecākiem nebija mani jāuztur hokejā. Tas ir dārgs sporta veids. Man beidzot maksā. Es varu izdzīvot pats. Un 2 gadu laikā, kopš man ir maksājuši, kuras teorētiski var iekrāt naudu, man ir nevis iekrāju, bet man ir mīnus. Es nevarēju atzīties, tā nebija opcija. Zin kā, man bija kauns arī no savas tajā brīdī draudzenes. Jo viņa bija sabiedrības zinātne, pati pelnīja, tur patīrēja dzīvokli, patstāvīgi. Nevar pateikt. Sāk tikties, zin kā, un es gribēju kaut kādu iespēju atstāt. Man nav daudz plusi manā. Kaut kā man jāatstāj iespēju. Es nevarēju to atzīties, un es nevienam to neteicu. Man bija šausmīgs kauns. Protams, pēc tam domājot, ok, ko daram. Viena opcija. Tur bija, tu varēji pagarināt tos kredītus. Tur bija te procenti, tu maksā 10% no tā parāda, un tu vari pagarināt uz mēnesi. Pareizi. Tad, ok, man kaut kā tur alga nāk iekšā, sanāk, man pusalga gandrīz aiziet, vai pusalga aiziet, vienkārši pagarinot to kredītu, un es dzīvos pusmazāk naudas. Atceros, tajā vasarā arī mēs sākām dzīvot kopā ar manu draudzeni. Smieklīgi bija. Es viņai to neteicu, es saprotu, dzīvoju absolūtāko minimumu. Mēs braucam uz izbraukumā, īsākais ceļojums mums bija uz Mīnsku, 8 stundas autobus. Protams, aptājot benzīnu, tā kā visi izdomā, aiziem pa saldējumu un paņem. Nē, paldies, man ir kārtībā. Vienā no epizodēm man sieva, atceros, man zvana, viņa kaut ko aizņem, viņa saka, klausiet, kaut ko vakariņā, saka, nopērts vakariņā. Es saku, mīļumi, nekāda problēma. Ko tu vēlies? Pelmeņus vai cīsniņu makaroni? Man nebija tā kā variantu. Un tas pirmais posms, pirmā sezona, pirmie 2 mēneši, kamēr es vispār apstrādāju to informāciju, kur es nonācu pašais, kādās situācijās nonācu. Protams, viss sezona briesmīgi, viss slikti. Es domāju, ok, kādi varianti? Viens veids, kā pelna naudu, ir spēlēt hokeju. No acīm redzot, man jāsāk ķert ripas. Psiholoģiski domāju, ok, viena lieta, ko es varu darīt. Es eju uz treniņu, un es vienkārši cīnos pa katru ripu. Līdz pa katru ripu. Ja treneris metīs no pusborta vai kāds metīs ripu no tribīnas, man jāķer viņu. Man kaut kā jāatrisina šitā situācija. Un šādi 6 vai mēnešus, lai cik es pēc tam man tīri labi aizgāju, pēc tam sezona. Sezonas sākumā es pēc statistikas biju pēdējais līgā. Kaut kā janvārī es jau biju, es atceros, man komandas biedrs saka, klausies, man liekas, pirmais statistikā pēc save percentage, pēc atsistiem metieniem. Man neinteresē, kā vienkārši iet uz treniņiem, cīnīties pa katru ripu, man nekad citu neinteresē. Un es diezgan labi spēlēju, un kaut kā es dēļ traumām vai dēļ tā, ka man labi gāja, mani pasauc uz Dinamo. Es pavadīju kaut kādas nedēļas, 2 atkal tur Dinamo un beidzot atpelnīju to naudu, tos parādus. Es vēl atceros dienu, ka man sieva iet dušā un es paņēmu no viņas kompjuteru un man ienāks tā Dinamo alga. Bum, pa pogām un visa alga aiziet. Pa lielam visu, ko nopelnīju aiziet, bet esmu beidzot atmaksājis, esmu brīvs. Un man ir brīvības sajūta, jā. Un tāda man bija tā pirmā pa lielam iepazīstināšana ar naudas pelnīšanu hokejā. Diezgan. Crazy, jo tie ir tie stāsti, es domāju, kā to brīvības sajūtu var cilvēkam vienā vai otrā veidā nodot. Jo arī, kad runa ir par, piemēram, tiem pašiem drošības spilveniem, ka tev jāuzkrāj kaut kāds mēnešu buferīts uz priekšu, tas liekas kaut kas tāds drausmīgi garlaicīgs. Bet te ir tā lieta, ka viens ir, ka tu iztērē naudiņu, kur tev nav, bet otrs ir, ja iedomājies, tu būtu tiešām
dzīvojis un nebūtu paņēmis kredītu iztērēšanai, bet tev būtu, nezinu, kaut kāda fiziska trauma, slimnīcā nonācis vai, nezinu, mašīna salūzus, netiec uz treniņiem, atkal paņem to kredītu un atkal tu ieraujies tajā ritulī, kamēr tev tas drošības spilvens ir uzbūvēts, tad iedomājies visu to pusgada stresu. Viņš tev vienkārši nebūtu bijis. Vienkārši būtu paņēmis no krājkonta, nomaksājis un dzīvojis tālāk, vai no krājkonta nomaksājis, aizbraucis ceļojumā. Ok, es par nulēm, neesmu mīnusos, dzīvo tālāk. Es pats, piemēram, atceros sev dzīves stāstu, ka es arī dzīvoju, strādāju. Es tieši biju iegājis tajā personīgo finanšu burbulī, lasīju visas grāmatas pēc kārtas un kaut kā sāku uz sevi visādas krāšanas tehnikas testēt. Bišķiņ kosmosā ar to arī bija aizgājis, bet es vienā brīdī atceros, es tāds sēžu, skatos uz savu bankas kontu, es parēķinu bezdarbnieku pabalstu, ko es varētu dabūt, ja es teorētiski aizietu no darba projām, un es tāds saprotu, paga, ja es aizietu rīt prom no darba, es tagad kaut gadu, pusotru, varētu neko nedarīt. Man vienkārši sēdēt uz dīvāna, un man tajā brīdī bija kaut kādi, es nezinu, 25 gadi, 26, kaut kas tam līdzīgs. Un arī tā brīvības sajūta, kas tu uznāk, tu tā zini, ja nu kas, I'm gonna be good. Man nevajag iet uz to darbu, man nevajag to katru nākamo algu, jo es zinu, ka es vienkārši varētu arī sēdēt uz dīvāna gadu un neko nedarīt, un man būtu labi. Un tas ir tas, ka es visu laiku mēģinu saprast, kā var cilvēkam nodot to mesiģu, jo bieži cilvēkiem liekas, kāda man tur jēga kaut ko krāt, labāk dzīvoju šodienai, bet tā, kad tev ir tā brīvība, tad pilnīgi cits skats pasauli pavērst. Bet tu minēji, tu biji 25 gadi, kad tu biji jau iekrājis pietiekami. Kaut kas tāds, 25, 26, varbūt 27. Man jautājums, no kurienes tu iegūji šo informāciju? Vai tev vecāki, teiksim, bija finansiāli tevi izglītoja? No kurienes tu biji izpratis vai sapratis, ka tev vajag to drošības pilveni? Tas man pa īstam kaut kā noklikšķēja. Tikai tagad es sāku Indexo strādāt, jo man šī brīža biznesa partneris Toms Kreisbergs, tobrīd viņš man bija tiešais priekšnieks, un viņš tajā laikā vēl vadīja tādus klātienes seminārus. Un viņš vienu dienu man piedāvāja, vai es negribu atnākt uz vienu no tiem semināriem. Un es apsēdos tajā seminārā, klausījos, ko viņš tur runā par personīgām finansēm, par investīcijām, un man tagad tāda jauna pasaule atvērās, ka pēkšņi salikās lietas kopā, un tas man ierāva tajā personīgo finanšu tēmā, ka es sāku par to klausīties podkāstus, sāku par to lasīt grāmatas un vispār interesēties. Bet līdz tam, mana mamma strādā aptiekā, viņa ir farmaceite, tēvs strādā celtniecības nozarē. Es pēc dabas esmu tērētājs, un vecāki vienmēr smējās, kad mēs aizgājām uz Rimi. Es zināju, kā katra konfekte un katra čipšu paka garšo, visu naudu notriec. Man krājkas vienmēr bija tukša, un es, man liekas, līdz kaut kādiem, nezinu, 18 gadiem man varbūt maksimums 100 lati bija bijuši, krājkasē, tādi uzkrāti maksimums, un vienmēr bija viss kaut kur iztriekts. Un tas man lika piespiest sevi iemācīties, kā to naudu krāt, kā viņu menedžēt, un tad es sev visādas tādas sistēmiņas izveidoju, un tagad es tādā diezgan ērti jau jūtos tajā, kā to naudu pārvaldīt un kā sekot viņai līdzi. Es to neprasīju. Tu esi precējies vai? Jā. Tev ir bērni? Jā, viens mazs bebis. Vai tu esi domājis, kā tu izglītos savu bērnu finanšu? Droši vien tu gribi jau viņu bišķiņu vairāk sagatavot, pirms viņš sāk jau pats pelnīt naudu, tu jau vēlies, lai viņš aptuveni saprotu, kādi spēles noteikumi šajā pasaulē. Es esmu domājis, es esmu arī par šo tēmu interesējies. Man nav konkrēts plāns, bet man ļoti patika viena ideja. Man bija podkāstā pāris epizodes apakaļ saruna ar tādu Gunitu Lanku. Viņi arī uzņēmēja ģimeni, un viņiem 4 bērni ir. Un viņu bērniem tādu aploksņu sistēmu mācīja. Iedomājies, tev ir 3 aploksnes, viena ir krāšanai, viena ir tērēšanai un viena ir došanai. Bet tas ir no kāda vecuma mēs tagad runājam? Tāds bērnu dārznieks. Bērnu dārznieks, jau tāds bērnu dārznieks. Pirms skolas tu domā jau? Jā, pirms skolas. Okay. Un tad bija tā, ka katra naudiņa, kas tev ienāk no visām momēm, visās dzimšanas dienās, tu viņu sadali pa 3 aploksnēm. Un ir tā, ka tev tajā krāšanas aploksnē, man liekas, gāja
50%, tērēšanas aploksnē 40% un došanas aploksnē 10%. Un tad tā krāšanas aploksne bija domāta nevis, kad sakrāji un tad iztērē, nopērts, piemēram, riteni, bet tā krāšanas aploksne bija ar domu, ka šo naudiņu mēs novirzīsim kaut kur, lai to varētu pelnīt vairāk. Tā kā jau tam bērndārzniekam jau sāka mācīt investēšanas principus. Tu vēlāk to investēšanu viņam mācīt. Jā, attiecīgi. Un tad viņiem, piemēram, viņi nopirka ģimenē Airbnb, Booking kaut kādu dzīvokli, un tad viņi bērniem saka, kur mēs plānojam pirkt, vai kāds grib investēt, piedalīties, kur te varētu būt tādi riski, tāda peļņa. Un tad tas mazais pipars tur savos 9 gados sēž kaut ko štuko. Un viņi tā pamazām mācīja šo, un tad tērēšanas aploksne bija tā, kas vienmēr bija tukša, un man ļoti patika arī tas došanas aploksnes princips, ka tu jau no bērna kājas nemāci tikai man SSS, bet tu jau sāc arī mācīt, ir arī citi cilvēki, kam iet sliktāki nekā tev, un tu vari kaut kādā veidā viņus atbalstīt un palīdzēt. Un es vienkārši sēdēju un klausījos to sarunu, un ļoti interesanti bija, kā Gunita par to stāstīja, un es domāju, kā tev vispār citādāk jau defaultā galva strādā, ja tu jau no tādiem 5-6 gadiem esi šādi mācīts. Jo es pēc tam tā padomāju par to tērēšanas aploksni. Realitātē man, piemēram, visu dzīvi vecāki mācīja, iekrāja naudiņu, un tad tu vari nopirkt, ko tu gribi. Un iedomājies, tu tā krāj, un tad, riteni gribi nopirkt, visu iztērēja, nopērk riteni, krājās tukšu, un tad sāku no jauna. Un lielākā daļa cilvēku tā arī pavada visu dzīvi. Viņš krāja kaut kādu naudiņu, tad viņš aizbrauc ceļojumā, viņš ir pa nulēm, un viņš atkal krāja to naudiņu nākamajam ceļojumam, vai pirmajam iemaksai nekustamajam, vai mašīnai, vai vēl kaut kam. Un tu visu laiku tādā nulles līmenī dzīvo uzkrājuma ziņā, un tev nav izveidojusies tā doma, ka tērēšanas nauda ir šī, bet tāda krāšanas nauda, kas ir ar domu labākajai nākotnē, lai audzētu vispār tādu, sauksim, turību. Vienkārši mums tas nav kaut kā iemācīts, un tas cilvēkam ir katram pašam jāiemācās dzīves laikā. Zini, es arī esmu daudz kur padzīvojis, un Skandināvijā ir diezgan labi attīstīta investēšanas kultūra. Bet runājot par Latviju, es arī nevaru pārmest neko, ne mūsu vecāku paudzēm. Mēs nevaram pārmest, viņi dzīvo pavisam citā sabiedrībā, komunistiskā sabiedrībā. Ja mēs padomājam, mūsu vecāku paudze, cik valūtām viņi ir izgājuši cauri. Kāda jēga viņiem vispār kaut ko krāt atcer? Kādas investīcijas viņiem, tur vecvecākiem atņēma īpašumus atnēt. Viņiem tas skats uz dzīvi pavisam bija savādāks. Un man liekas, tas ir baigi svarīgi, ka mūsu paudze savukārt mēs nododam kaut kādas tās zināšanas, un mēs iemācam tai nākamajai paudzei investēt saulaicīgi un tiem bērniem. Precīzi, tieši tā arī ir, jo, man liekas, tāda mūsu vecāku paudzē, tas vārds investēšana vienkārši neeksistēja, fiziski neeksistēja tāda lieta. Es biju pārtraukšu, bet man arī tas priekšstats par investēšanu, ka man sākās kaut kāda naudas pelnīšana un investējuma nauda. Zini, kāds priekšstats reāli parādījās, tajos, kad man bija 20 gadi. Atceries, bija visādas filmas par finansēm, bet viens no piemēriem, ko cilvēki atcerēsies, ir Wolf of Wall Street. Jā. Un bija tā scēna, kur tas Belfors atnāk uz to jauno kompāniju, un viņi tirgo tās, es neatceros, kas tās pa akcijām, bet kaut šit akcijas. Jā, tos. Un viņš rāda pārējiem, kā viņš ietirgo tās akcijas. Pazvana tur Bērzņikungs, mums ir brīnišķīgs piedāvājums, fantastisks potenciāls. Ja tu nopirksi šitās akcijas tagad pa šitik, tur pēc 1 gada viņas būs šitik vērts. Nākamā scēna, tur pusi sagrūsīs garāžu. Un tev ir tas priekšstats, kad viņi visi krāpnieki ir. Un tu pat īsti negribi tā kā investēties. Tu liekas, tā visa krāpniecības nozara pieaugas pārāk. Nē, bet tā arī ir, un diemžēl vai par laimi, bet ļoti liela daļa no tās nozares tāda arī ir. Viens ir varbūt tīrie krāpnieki, bet otrs tev arī ir visādi naudas pārvaldītāji, kuri, kā lai to nepasaka, lai neizklausās sūdīgi, viņi vienkārši piedāvā ļoti sūdīgu dīlu cilvēkiem. Jo, ja tu runā ar kādas finanšu iestādes finanšu konsultantu, ir jāsaprot, ka viņa primārais uzdevums ir pelnīt naudu finanšu iestādē, nevis tev. Jā. Un ļoti bieži var būt, ja tu māki pareizos jautājumus uzdot, tad tu ļoti ātri tiec pie krietni labāk piedāvājuma. Bet, ja tos jautājumus nemāk uzdot, protams, finanšu iestādes pārdevējs dabūs lielāku komisiju no tā, ka viņš pārdod tev kaut ko sliktāku,
jo banka nopelna no tā vairāk. Un, es neaprobežojos tikai ar bankām, bet vispār, kas ir tā naudas pārvaldīšanas nozara. Un tā ir tāda interesanta industrija, kur ļoti daudz spēlē tieši uz turīgiem cilvēkiem, kuriem nav, pēdiņās nav laika domāt par naudu. Viņiem varbūt ir bizness, viņiem ir karjera, viņiem ir citas lietas. Un viņi grib, lai to naudu kāds cits manā vietā pārvalda. Bet ja tu nezini, ko tas cilvēks, kas to naudu pārvalda, ko viņš dara, un ja tu nesaproti, vai tas ir izdevīgs piedāvājums, ko tu saņem, visdrīzāk dabūsi sūdīgu piedāvājumu. Un tas ir līdzīgi. Mēs šajā kontekstā vienmēr salīdzinām to ar tādu bērnu audzināšanu. Ja tev ir bērns, tu vari viņu atstāt pie auklas uz visu dzīvi, un tu vari cerēt, ka tā aukla viņu izaudzinās tā, kā tu gribi, bet drīzāk tā aukla viņu izaudzinās tā, kā aukla viņu izaudzinās. Un tad tas bērns būs ne tāds, kā tev liekas. Tu gribētu droši vien. Jā, un protams, tev ar to var palīdzēt, bet tu zini, ka tev gribot vai negribot, kaut kā tā bērna dzīvē visdrīzāk ir jāiesaistās, ja tu gribi, lai viņš aug plus mīnus, kā tavā galvā darās. Un ar to naudu ir diezgan līdzīgi. Ja tu vienkārši viņu tā pastumu un atstāji, kur es darīšu šo, un lai kāds cits par to parūpējas, var būt visādi. Jā, interesanti par šo runu. Īsts paldies šodienas atbalstītājiem Arenet un Kalva Coffee. Arenet ir maza, bet jaudīga Latvijā ražota ierīce, kas mēra CO2 līmeni, mitrumu un temperatūru telpā, lai palīdzētu tev noturēt možu un produktīvu prātu. Un Kalva ir, manuprāt, top kvalitatīvākais kafijas zīmols Latvijā, un viņu produktus var baudīt gan Rīgā, gan Tallinā. Ar kodu Kafijas podkāsts iegūs atlaidi produktiem abu uzņēmumu internetu veikalos. Atgriežoties pie hokeja, senāk tev tā karjera aizgāja no Latvijas patiešo uz NHL, ja es nemaldos. Jā. Kā tas notika? Es vienkārši varu turpināt to stāstu, par kuru stāstīju. Tātad es pabeidzu to sezonu. Tikko ārā no tiem parādiem palielinu. Un sākas play-off. Tikām iekšā ar HK Rīga to junioru komandu play-offos. Labs sasniegums, viss brīnišķīgi, esmu top 3 visā līgā. Un tagad man iespēja ir play-off. Tas ir spēles, kur tu vari sev labi parādīt, pierādīt un nopelnīt nākamo līgumu. Dabūt vienkārši kaut vai aģentu. Ar to jau būtu labi Sākam spēlēm par kaut Atlantu atceros. Sākās pirmā spēle. Pēc pirmās spēles zaudējums 1-7. Sāpīgi, bet nekas. Sērija notiek līdz 3 uzvarām. Otrā spēle 0-7. Un rēķini, ja tu arī pēc tam skaties uz nākamajā gadā, ja tu vēlies kaut ko aizbraukt vai cīnīties par naudu kontraktiem, tu saliec tos golus kopā. Tagad sanāk 2 spēles, tie 14 goli plus manā statistikā. Tas nekas labs nav. Tur no top 3 jau esmu jau 10. vietā. Bet ir paliks vēl 3. spēle. Un tajā viss var izšķirties. Un mēs varam minēt 3 spēles pēc kārtas, un mēs vinnēsim. 3. spēle 1-7. 3 spēles, visās 7 goli. Tā sajūta bija viss, jābeidz ar hokeju. Man bija kaut kāds kontrakts vēl palicis ar Dinamo, bet mans šī brīža vārdsargu treneris arī bija Dinamo, arī sistēmā kā 3. vārdsargs. Un tev palielam nomarinē, gadījumam, ja tur pirmie 2 nesalūst, tad palielam spēles, lai vispār neredzi. Es jau sāku pat apsvērt, mums jāiet kaut kur mācīties. Kaut ko tādu. Pēc sezonas man uzvanīja, bet piedāvāja iet uz lielo Latvijas izlasi trenēties. Un es zināju, ka arī man jau pirms pagājušajā gadā pasaules es aizēju, 2 nedēļas patrenējos, līdz Masaļskis gatavs, vai pārējie vārds ir gatavi, un tev tur atskaita. Tur dabūs kaut dienas naudu. Pozitīvi, forši. Es aizgāju, paspēlēju, iedevu uzspēlēt, Masaļskim bija trauma. Kaut kā, pēkšņi attopos braucu uz Helsinkiem. Uz pasaules čempionātu, kā 3. vārdsargs. Sākās čempionāts, Masaļskim vēl projām bija neliela trauma. Otrs vārdsargs bija Jučers, viņu nabagu iemet tur pret Krieviju, vienkārši pārbrauc pāri. Pirmās kaut kādas 4 spēles mēs spēlējam, visi zaudējam. Nākamā spēle palika 3 spēles. Slovākija, Francija un Somija. Somijas skaidrs, tur mēs esam zaudējuši Austrijai jau pirms tam, droši vien nebūs. Paliek Slovākija, Francija, un mums ir 0 punkti. Man saka, gudēji vārtos. Arturs ir, man saka, es iegāju vārtos,
Nezinu kā, bet mēs vinnējām. 3-2, 3-4 Slovākus vinnējām. Bet nākamā spēle tagad par frančiem. Šī spēle izšķir visu. Ja mēs zaudējam, zini, Latvijas hokeja sabiedrībā, faniem un spēlētājiem visiem ir lepnums, ka tāda maza valsts ir noturējusies A grupā līdz jau, es nezinu, cik gadi, 11 gadi ir. Daudz gadus noturējusies. Un tagad mans pirmais čempionāts, man otrā spēle, un man saka, tev jāiet par Franciju, par ko izšķirsies vispār liktenis. Zini, ja mēs zaudējam to spēli, mēs krītam ārā. Es tik satraucies savā dzīvē, laikam nebija bijis. Bet mēs izējam un uzvaram 2-1. Es pēc spēles atceros, eju nost, un tur bija Jānis Sprukts. Atceros. Un es viņam saku, Jānka, šis sajūtas, šis ir labāk nekā seks. Viņš man ir pagrājis un saka, kā viņš man teica? Klausies, man liekas, tu kaut ko nepareizi dari. Labi, mēs vinnējam, un pēc tam nospēlējam Somiju, un arī overtājumā vinnējam. Man lielisks čempionāts sanāks. Nospēlēju 3 spēles, bet skauti mani pamanīja. Un Arturs Tirbi iedeva man savu bijušu aģentu, Polu Teofānus, un sazvanījos ar Polu tajā vasarā. Arī nevienu neteicu, baigi stāstīt, bet Pols man principā uzreiz prasa, cik tev gadu? Es saku, 20. Viņš saka, tas nozīmē, ka tu vēl esi derīgs NHL draftam. Tev NHL komandas vēl draftēs. Ja es būtu bišķiņu vecāk par 1 gadu, es izvēlētos, kuru komandu es eju. Es varētu izvēlēties pastos uz rosteru, kādi tur ir vārdsargi, mēs varam pielāgoties, es redzu, kur aizēju, man labāks iespējas tikt NHL. Bet man ir zem 20 gadiem, man Pols saka, tev vai nu paņems Vancouveru, vai nu tev paņems Tampa. Uz nakti, es man liekas, pat nesagaidīju. Tur notika naktī, pamodos no rīta, lasu, jā, nodraftē Tampa. Protams, apsveikumu, viss skaisti, sazvanos ar Polu. Saku, kas notiek, ko daram? Viņš saka, jābrauc uz Ameriku. Es saku, labprāt, Tampa Bay, Florida. Protams, braucam. Bet man vēl bija... bet mēs sākām runāt, kas tur, kāda līga? Viņš saka, tur standarta algas. Bet viena lieta, ko viņš pieminēja, man bija, viņš saka, 100,000 signing bonus. 100,000. Es pirms 6 mēnešiem biju -5 savas algas iekšā. Parādos. Pēc 6 mēnešiem man saka, viss, kas tev jādara, tev jānāk šeit paraksts, un tev atskaita uzreiz 100,000. Es eju uz Dinamo ofisu, man bija vēl palicis kaut kāds kontrakta gads, mēs bija pirms tam vēl pagarinājis viņiem. Es eju uz Dinamo ofisu, atsparu kāju durvis, vaļā, saku, paldies par sadarbību, baigi forši, es braucu uz Ameriku. Viņš saka, paga. Man bija labs čempionāts, es biju skaitījos perspektīvas tur gadā, visi gaidīja, ka es būšu Dinamo. Viņš saka, paliec Dinamo mums. Viņi man tur pie algas pieliek, tur tā un šitā. Bet es jau, ko jau minēju iepriekšējo vārdsargu, man šobrīd ir vārdu treneris, tā kā redzēs. Tajos brīdos viņi jauniem nedeva spēlēt, un man bija tā doma, ka man vienkārši nomierinās kā otros, man nebūs spēļu prakses, un labi naudas pelnīšu, bet pēc tam man izmetīs miskastē. Un es saku, nē, es braukšu prom. Un viņš saka, paga, bet tev ir kontrakts. Tu vari braukt, bet tad tev attiecīgi mums jāsaka ar to formalitāti. Nav problēma, ko vajag. Man liekas, man prasīja 30,000. Es domāju, 30,000. Tie cipari ir pilnīgi kaut kāds kosmos, ja? Bet es tikko, man liekas, gads vai tieši pēc skolas pabeigšanas vispār. Iedomājies, tev 19 gadi, tev saka 100,000 tur. 30 tur. Bet man pirmais, pa lielumietam jautā, kas ir tavs pirmais lielais pirkums? Es nopirku savu brīvību. Un es saku, labi, tā vai pārskaitam. Bet, protams, kā jauns gurķis, es jau nereiknājos to, ka no tiem 100,000 tur ir nodokļi vēl. Štata nodoklis, federāls nodoklis. Aģentam jāsamaksā. Aģents jau neņem to 4% no neto algas. Viņš viņam no bruto. Tur alga 250 eiro, un man tagad aģentam pēc 6 mēnešiem jāmaksā. Tur, labi, tas pēc gada bija, bet 4,000. Tad var pareiģināt, cik reāli no tās 100,000 man palika. Ne cik? Gandrīz. Bet, labi, protams, man ir ceļš uz sapni. Es dabūju brīvību, aizbraucu uz Ameriku. Ieraugu, sākās treniņu nometa. Man priekšā ir 4 vārdsargi. Es biju 5. Skatos, Bens Bišops, garš 2 metri. Treniņos ceļiem nekrīt. Man tā mentalitāte, es cīnos par katru ripu, un man no tā mentalitāte, es rēķinu no tā punkta, es 1 gada laikā esmu līdz NHL ticis. Un es skatos, viņš pat uz ceļiem nekrīt. Brīvs. Skatos, Anders Limbeks bija. Skatos,
Bet es kaut kā viņu satiku pirms, viņš nebija saģērbies, un es kaut kādu tādu nedrošību viņu satiku. Man likās, apēdīšu. Brīvs. Soms Helēnijus bija. Viņam bija vienvirziena līgums, bet es skatos, viņš vispār nekustās vārtos. Viņš tā kā veterāns. Viņš viss palēlinājumā. Man šitos pat nevar skaitīt. Un Dešardēns viņam bija vēl sliktāka tehnika kā man. Es arī nevaru skaitīt. Tūlīt būšu pirmais vārdsargs. Sāks treniņu pirmā nometne. 5 vārdsargi. Pēc pirmās nedēļas tāda situācija tur, ka viņi saka, otrajai komandai, AHL komandai, viņi dodas projām, viņi dodas uz savu treniņu nometni kaut kur. NHL komanda dodas uz savu treniņu nometni. Tie NHL čaļi. Paiet tā nedēļa, pirms treniņa saka, pēc treniņa visus, kurus uzaicinās treneru kabinetu, iesauks, tie būs tie AHL spēlētāji, viņiem pastāstīs, cik viņiem milzīgs potenciāls, cik viņi forši, cik ļoti ar viņiem rēķinās, bet palielam par viņiem atcerēsies tikai tad, kad viņi kaut ko sasniegs vai kaut ko iemetīs gols. Pēc tam visiem vienalga viņa. Man skaidrs plāns. Treniņš beidzās. Es pirmais dušā. Savalku drēbes uz viesnīcu. Izslēdzu telefonu, sēžu. Man jāpaliek NHL. Bet, protams, es jau rēķinājos, ka mani sūtīs lejā. Un es jau sāku pakot jau mantas jau viesnīcā. Un skatos tam, bet nekāds izņas nav. Nevienam mani nevajag. Paiet vakars, atnāk schedules. Rītdienas schedules. Rīt autobus tikos un tikos. NHL komanda brauc uz Naples, Fort Myers, Floridā. Resorts. Es nezinu, vai tas bijis, bet Rich Charlton saucās. Floridā esmu bijis, bet tur ne. Tur tā viesnīca Golf Resorts, Rich Charlton, tā viena no tām viesnīcām, kur katras durvis tiek atvērtas. Tavā vietā kāds atver tavas durvis. Es nezinu, kāpēc, jo tiklīdz tu esi baigi bagātais un var atļauties tur dzīvot, acīm redzot to problēmas atvērt durvis. Bet mēs atbraucam un tur, protams, cita pasaule. Es tieku, man sajūta, es esmu NHL, man ir savu viesnīcas numuriņu, attaisu vaļā savu viesnīcas numuriņu, tur palmas, golfa laukums, tur viesnīca, tu kosmos, es zvanu draudzi un rādu, kuras esmu vecākiem, tur man tāds lētnums prieks forši. Mums ir 2 pārbaudas spēles tur iecerēts. Un tur pa lielu ieguri NHL, viņi visi golfu spēlē. Mēs tur tā notrenējies, jo tur ir likums, ka tu nevari pavadīt ilgāk pa 3 stundām hallē dienā. Tā Eiropā bišķiņ savādāk treniņu nometnes notiek. Un notiek 2 spēles. Man ir es sēžu abās uz bankas, 0 spēles laiks. Pēc otrās spēles visi savāca manis, braucam projām. Pie maniem pienāk vārds ar treneris, saka, klausies, tu paliec šeit. Kā paliek šeit? Visi prasa prom. Jā, šeit ir East Coast komanda. Šī ir 3. pēc līgas komanda. Un tu sāks sezonu šeit. Tad es no NHL savā galvā, kur jau es jau dzīvoju, kādu dzīvokli man ņem Tampā, es nezinu, kādu dzīvokli. Man saka, nē, tu paliec šeit. Tā bija tā pati halla. Tas bija tāds mentāls bišķiņ breakdowns, ka no NHL es ne tikai uz AHL aizbraucu, bet vēl uz East Coast. Bet, protams, man ierādīja pēc tam dzīvokļus. Tur dzīvokļu apartamenti. East Coastā tev nav jāmaksā pašam par dzīvokli. Tev iedod dzīvokli, fanu klubs tev tur sagādājas ēdienu, dzīvokli ir. Un tur baseins dzīvokļu tajos apartamentos. Fantastika. Gada nogreznies skatos, paradīzēs nonāca. Un tad nāca labākā ziņa. Alga. Labi, es neteikšu, cik man nāca, bet man atnāk alga pirmā. Un dēļ tā iepriekšējiem gada, kad dzīvoju parādu ar absolūtāko iztikas minimumiem es izdzīvoju, man tā dzīves, teiksim, vajadzības bija visai mazas. Man nevajadzēja sevi sociāli kaut kā izrādīt. Labi, es tur nevarēju Ferrari nopirkt, bet es tērēju kā gribu, es zinu, ka man nāks ar vien vairāk. Un man aģents saka, nē. Nevis reizi mēnesī tev tas paychecks nāk, bet viņš tev nāk 2 reizes mēnesī, ik pēc 2 nedēļas. Man atbrauc sievas, var viņai nopirkt telefonu, zinu, kaut kā vismaz pateikties par to gadu, ko viņi man ir vilkusi aiz matiem. Un dzīvojam dzīvi. Un tas bija tas posms, kad savā ziņā man īstenībā arī paveicās, ka tas pirmais gads man bija tik ar tiem parādiem, jo man tas dzīves ieradumi bija tādi, kad man ir treniņš beidzās East Coastā. Un pēc treniņa mums tur sagaida sendviču, ko mēs varam pārēt. Es apēdu 1 sendviču, es apēdu 2 sendviču. Skatos, visi pārējuši, tur vēl stāv daudz sendviču. Es uz viņiem skatos, vakariņas. Ne jau tāpēc, ka es gribu ietaupīt naudu, bet tas ieradums vienmēr bija
Zini, Jā, ka nevajag mētāties. Un, jā, ja var neiztērēt, var neiztērēt. Jā. Līdz ar to tāds veiksmīgs sākums tā kā lielai tiešai naudai. Es biju diezgan pieticīgs savā ziņā. Un mana sieva vēl vairāk, teiksim, pieturēja pie zemes. Tērēšanas ziņā. Bet pēc tam pēc EHL tu līdz NHL tāpatās nonāci, vai ne? Tas bija tas pats gads. Es sāku spēlēt Īskaustā. Sākās sezona, vinēju, labi spēlēju. Mums bija, es atceros, izbraukums no Floridas, bija jālido Dallasu, pārsēžamies, laižam uz Kaliforniju, un Kalifornija, tur vēl Īskaustā bija fantastiskas pilsētas. Lasvegasā bija komanda, Kalifornijā bija komanda, tur Dallasā bija AHL, es nezinu, kāpēc, bet tur geto pilsētās. Kad es AHL izdeju no Halatāra, man teica, pa kreisi, nē, tur tevi nošaus, ej pa labi. Bet ieteicis, brauc ar mašīnu. Ok, paldies. Floridā Īskaustā es dzīvoju. Zin, tur. Man labi jāuztraucās, ka krokodils nepēdīs, bet dzīvoju fantastiski. Mēs aizlidojam no Floridas uz Dallasu, nosēžamies. Man pienāk treneris, saka, klausies, tev atnāca AHL Sirkūzas komanda, sauc Sirkūzas Crunch. Viņiem traumēs vārdsargs, tev būs jābrauc Sirkūzu. Bet tev jāpabeidz ceļojums. Sanāk, es aizlidoju no Floridas uz Dallasu, pārsēdāmies aizlidoju uz Kaliforniju, paliku vienu nakti Kalifornijā, atpakaļ no Kalifornijas lidoju uz Ņujorku, pēc tam Ņujorkas mašīnu braucu. Vienkārši 2 dienās pārlidoju visu Ameriku. Nonācu Sirkūzā. Ieraugu kalli, bišķiņ savādāk visu tā dzīve. Tur sākās tas neiet pa kreisi, nošaus, pa labi, ieteicam mašīnu. Tiku pie spēles laika, pirmās 6 spēles, viss vinu. Treneris tevi iesauc pēc 6. spēle, bija sausā, nevienu golu neielu. Treneris iesauc pie sevīm, izbraukums, viņš panāca. Kāda problēma? Ceļot NHL, visticamāk. Tu brauc atpakaļ uz Īskaustu. Vārds ir izvesoļoja. Savācu mantas, aizbrauc atpakaļ Īskaustu, atbrauc uz Īskaustu, tikko spēlēju 2. augstākajā līgā. Ko var pateikt? Es vinnēju 6 spēles no 6. Esam augstāks līmenis. Atbrauc Īskaustu. Jo tu spēlē zemākā līmenī, jo palielam lielāks bardeks. Pirmā spēle, es tur 7 vai 8 gols apēdu. Pāc, tikko atkal. Mentāli es biju gatavs jau braukt NHL, un atpakaļ Īskaustā 7-8 goli ielaist. Tad saka, viss atkal jāsāk no sākuma. Bet es atkal saņēmos, labi nospēlēju, vārds ar treneris pazvanīja. Sāka klausies, savācis mans, tu nebrauks atpakaļ. Tu brauc uz AHL. Savācu mans, aizbrauc uz Sirakūzu. Ievācos Sirakūzā, tāda pilsēta. Dzīvo Floridā, plus tur 30 grādi, saulīta, tur aizbrauc uz turiem, tur Ņujorkas štats, tur vēl, tur netālu no Buffalo, tur ezeri apkārt, vējš pūš, tu izēj ārā, tur seja sasalst, vienkārši. Aizbrauc uz turien. Atbrauc uz turien, man iedod vēstuli lūdzu viņam. Uz paychecks, atver vaļā. Nedēļas laikā jāatrod dzīvoklis, vai arī es sāku maksāt par hotelu, kurā es palieku. Tur man nebija nekas jāmaksā. Dzīvo Floridā, nekas nav jāmaksā. Tu tur ēdienu, tu šeit atbrauc. Man jāmaksā vēl par dzīvokli. Kā lai atrod dzīvokli? Labi, protams, man tur komanda palīdzēja. Visu atradu, bet tas arī bija pēc tam tas gads, kad es nospēlēju. Tas bija tas pats gads Olimpiādē, pasaules čempionāts, tur NHL aizcīnīja. Tā, bet, tie dzīves, tie viļņaini, tie 2 gadi bija diezgan tādi traki, bet interesanti. Viens mazs lūgums no manis. Ja tev šis podcasts liekas interesants un noderīgs, lūdzu padalies ar to. Varbūt tu par šo uzzināji Instagram storijā vai LinkedInā, varbūt pavisam nejauši pamanīji YouTube, un tas ir tikai tāpēc, ka kāds uzklikšķināja laiku pogu vai padalījās ar šo sociālajos tīklos. Kā redzi, viņš ir pieejams visiem bez maksas, un vienīgais veids, kā raidījums var attīstīties, ir, ja cilvēki ar viņu padalās. Tas ir mans vienīgais lūgums no tevis. Liels paldies tev, un tad ķeramies atpakaļ pie epizodes. Šo visu klausoties, baigi interesanti liekas, kā sanāk tevi aizsūta uz Ameriku spēlēt, bet nav tā, ka tev kāds baigi izstāsta, tur 3 soļus uz priekšu būs tā, būs šādi, būs vēl kaut kā, ka viss kaut kā tādā nedaudz bardekā notiekās. Jā. Palielam, zin kā tev. Es laikam, varbūt bišķiņ tā arī pa dzīves, tev parāds iespēja, un tu izdomā, jā, davai, ejam. Un tā arī Amerikāna. Tiesības bija jādabūj braucot. Viss no jauna tā kā jāliek, jā? Es vienkārši domāju, būs vieglāk Amerikā nekā Latvijā. Un tā arī bija.
Es nezinu, tu esi vispār dzirdējis, kādi noteikumi ir. Es esmu kaut kāds tā kā anekdošu stāsts dzirdējis, ka tev tur jāpabrauc 5 minūtes bezmaz. Burtiski tur, man liekas, 10 minūtes nedrīkst būt ilgāk. Bet tur tā kā pa rajonu, tā kā pa purciem iztēlojas, kad izbrauc aplīti. Tur ir viena stopzīme, viens luksafors, ja? Tur kaut kāds viens krustojums. Viss. Es tur ņēmu braukšanas instruktoru. Tur vēl bija jābrauk ar automātu. Un teorijas eksāmenis bija 10 kļūdas par zīmēm, 10 jautājumu par zīmēm, 10 par ceļu noteikumiem. Drīkst būt 4 kļūdas. Es rakstu, es tikko pirmais gads rakstu, es tur 20% jautājumu nesapratu, vienkārši nesapratu. Uzrakstu, aiznesu uz papīra lapas, tantīte pastāsta, viņa tā, 5 kļūdas, nenokārto. Bet gan arī nolikt. Gribu pamēģināt vēlreiz? Domāju. Viņa tad vēlreiz saliek 3 laikam kļūdas. Lūdzu, teorija nokārtot. Labs. Tagad atskatoties vispār tādu savu hokeja karjeru līdz šim, kas būtu tāds, kā saka, padoms sev pirms 10 gadiem? Piemēram, ja tagad ir tāds jauns topošais profesionālais hokejists klausās, kas būtu kaut kādas tādas lietas, ko tu, teiksim, par ko tu liktu padomāt? Finansiāli es uzreiz ieteiktu, tagad ir brīnišķīgas aplikācijas. Seko līdz savam tēriņam. Vēl te laiku 5 minūtes, tagad, teiksim, ja tu maksā, tu vari maksāt ar Revolut karti, tu redzi visas savas tēriņas dienas. Nomaksā, sastādi kategorijas, seko līdzi, izproti, cik tev ir mēneša tēriņi. Es teiktu, tādā veidolē. Jo ar hokeistam tur tā lieta, ka mēs savu to lielo naudu nopelnam savā pirmajā dzīves posmā no 20 līdz 40 gadiem, bet realistiski, kā jau mēs tagad runājam, es pirmos 10 gadus tu tā nobumbulē. Liela daļa var vienkārši pazaudēt. Un tur bišķi, ja tu to daudz laicīgāk sāc, līdz tiem 35 gadiem vai 40 tu spēlē, tu vari diezgan komfortablu dzīvi savu iekrāt. Bet, diemžēl, liela daļa to neizdara, jo vienkārši, negribu kā, bet nezinu. Bet savas finanses ir jāpārvalda tādā veidā. Vismaz tev ir diezgan sīki jāpārzina savas ikmēneša tēriņi. Kur tu vari samazināt vai kur tu vari pievilkt. Attiecīgi arī, kā mēs runājam, tev ir jābūt drošības pilvenam. Tas ir atkarīgs droši vien pašam no sava riska tolerances. Ja? Man droši vien man patīk 6 mēneši, ka man ģimenes tēriņiem ir iekrājumi 6 mēnešu naudas izteiksmē, ka tas zem, ja man nebūs tēriņi, nebūs ienākumi, mēs varam izdzīvot. Un tad, attiecīgi, 6 mēnešu laikā mēs varam pielāgot. Un tas, man liekas, tas pirmais solis. Un pēc tam jau var sākt diskutēt, teiksim, arī finansiāli ziņā par ko darīt tālāk. Profesionālā ziņā un tāpat arī kā finansiālā, tā visā vienkārši, dienas beigās vienkārši disciplīna. Tā ir vienkārši disciplīna. Tas pat ir savā ziņā garlaicīgs. Profesionālajā ziņā, ja tu laicīgi ej gulēt, tev ir labs uzturs. Un ar tā jau ir, man liekas, ir sevišķi mūdēs 70% no tavas uzvara formulas. Jo mūsdienu pasaulē, man liekas, dzīvo tik daudz veidi, kā tev novērš uzmanību, un mēs vienkārši pazaudējam laiku, burtiski. Un mūsu to lēmumu pieņemšana ir kompromitēta tādā veidolā, ka mēs izvēlamies ķert baudas kaut kādā ziņā, kaut vai ēdienu izvēlē. Ja? Mēs lielai daļai cilvēku tagad ir iespēja doties veikalā un izvēlēties, ko ēst. Un tā vietā, lai mēs ņemtu ēdienu, kas mums liks justies labi, veselīgi, stipram, mēs izvēlamies kaut ko, kas ir garšīgs. Ja? Kaut kur ir mērķis. Ja mēs pasūtam ēdienu, liekas, es pasūtu tērēju mērķi. Ja tu pasūti voltā ēdienu, ļoti grūti pasūtīt salātus, ja? vai tur gaļiņu. No lido vienmēr liekas, ja es tērēju naudu, davai, kur tas burgerīts ir, frī kartupelīšiem. Un tā ir vienkārši kaut kāda disciplinēta lēmuma pieņemšana, raugoties ilgtermiņā, kas tev nāks pa labu. Nē, precīzi tā arī ir arī no investīciju pasaules skatoties cilvēkam. Pirmajā brīdī no malas arī ir tās asociācijas no visām Wolf of Wall Street vai jebkāda veida filmām, kur tev liekas, tagad, ja es sākšu, piemēram, investēt savu naudu, tad man te būs 5 ekrāni, es tur no rīta līdz vakaram lasīšu ziņas un tur sekošu līdzi visam pēc kārtas, bet realitātē tas ir
kas šo teica, es tagad neatceros no galvas frāzi, bet tāda normāla investēšana ir kā skatīties, kā žūst krāsa vai aug zāle. Tas nav nekas aizraujošs, un tas notiek lēnām un pamazām, un tā panākuma atslēga ir tieši, ka tu spēj to darīt regulāri, katru mēnesi, katru ceturksni kaut ko noliec malā, un tā naudiņa tur pamazām aug. Un ja skatās uz tā saucamo salikto procentu efektu, tad ir tā, ka pirmos 10 gadus ir sajūta, ka tā nauda aug lēnām, bet jau kad 2. un 3. 10 gadi iekiko, tad viņi sāk augt ļoti, ļoti, ļoti strauji. Compoundings, jā, tieši tā. Par tiem pasīviem ienākumiem, jo es šovasar tā stipri iedziļinājos. Man vispār interesē tās finanses, un daudz filmas arī tur man patikuši, un daudz man kontentu patērēja, diezgan daudz procentuāli ir kaut kāda finanšu kanāla. Un lieta, kas man patīk īstenībā ar pasīvo investēšanu, ir tas, kad mēs varam tagad padomāt, pafilozofēt. Ja mums tagad katram cilvēkam iedotu pilnīgi, ja tu pasīvi investē, kāds tavs mērķis? Pa lielam tu vēlēsi investēt tik ilgu laiku, tu zini savus ikmēneša tēriņus vai gada tēriņus, un tev pasīvi ienākumi pārsniedz šos tēriņus. Tas ir, ja tu gribi finansiāli neatkarību. Dabūt, jā, es pieļauju, ka lielākai daļai vispār investēšanām, tas ir mērķis, vai ne? Būt finansiāli neatkarīgi, lai tev ir viss laiks pasaulē, un tu esi pilnīgi neatkarīgs. Tas ir tāds ultimate mērķis, bet es cilvēkiem bieži arī lieku bišķiņ padomāt, jo, zikā, mēs bieži to piepildījumu dzīvē dabūjam tieši kaut ko darot. Jo, ja tev ir naudiņa un nevienam tu neesi vajadzīgs nevienam darbā, tu neesi vajadzīgs nevienam sportā, nekur. Es domāju, tāda kinda boring dzīve. Ok, tu tur paceļo, atpūties, palas grāmatas, bet pēc pāris mēnešiem, es domāju, jau sāktu nedaudz tā viss palikt. Tāpēc tāda viena lieta, par ko domāt, tu uzkrājuma kontekstā, pirmais solis jau ir vispār tāda brīvības sajūta, ko es minēju sākumā, ko tu noķer to, ka man ir uzkrājumi, ieguldījumi, un es vienkārši esmu finansiāli brīvs pieņemt lēmumus, es varu mainīt darbus, es varu iet prom no tāda, kas man nepatīk, uz tāda, kas man patīk, es varu pārkvalificēties, jo man ir tas spilvens, kas man ļautu, piemēram, tur gadu vai 2 dzīvot bez ienākumiem. Tad tāds nākamais solis arī ir garlaicīgais, bet parūpēties par vecumdienām, jo arī cilvēkam, kas visu dzīvi iet godīgi strādā, darbu, maksā nodokļus, valsts pensiju sistēma viņam labākajā gadījumā trešdaļu nodrošinās no tā, pie kā viņš ir pieredzējis dzīvot. Un tāpēc tāds otrais solis ir parūpēties par to, ka tev vecumdienās nebūs nabadzības sliekšņi jādzīvo. Jā. Un tad vēl soli tālāk ir, uz ko arī es pats personīgi eju, ir tā saucamie daļēji pasīvi ienākumi. Iedomājies, piemēram, lai apaļāki skaitļi, teiksim, mēnesī uz fiksētiem izdevumiem tērēt, pieņemsim, 1000. Tas ir samaksāt, labi, pieņemsim, 1500, lai bišķiņ realistiskāk. Tu samaksā īri komunālos vai hipotēku komunālos, tu nopērc ēdienu, ielai degvielu mašīnā, un pieņemsim, tev tur aiziet, tur 1500 mēnesī, un tad viss pārējais, kas ir pa virsu, ir, tā kā foršākai dzīvei. Bet tas ir tas izdzīvošanas kaut kāds elements. Un tu vari aizdzīvoties līdz brīdim, ka tie pasīvi ienākumi tev nosedz tās pamatvajadzības, un tad tu zini, tagad es varu, teiksim, darba kontekstā darīt tikai un vienīgi to, kas man patīk. Es neiešu uz darbu naudas dēļ, es darīšu tikai to darbu, kas man patīk, es tāpat no viņa pelnīšu. Ļoti iespējams pelnīšu tāpatās tā, lai varētu visus savus izdevumus nosakt, bet man ir tie daļējie pasīvi ienākumi, kas, lai tur vai kas es varu, es zinu, kad viņi par mani izdzīvošanu parūpēsies. Un tas, man liekas, ir tāds realistiskākais mērķis, ka tev ir vismaz teorētiski uz papīra iespēja to nosekt, un tad jau tev, man liekas, arī tā brīvības sajūta dzīvē ir pilnīgi cita, ka tev nav visu laiku jāiet darīt to darbu, kurš tev ir piebasījis, bet tu jau vari bišķiņ brīvāk darboties. Un tas ir, tajā pašā laikā arī ir cilvēki, kam ir pilnīgi ok
strādāt, viņiem darbs ļoti patīk, vai arī, piemēram, ja tu spēlē hokeju, tu varbūt vari darboties ar hokeju līdz dzīves beigām, tad galvenais ir padomāt tikai par to pātagas elementu, kas ir parūpēties par vecumdienām, un tad jau atkal tev tie skaitļi, cik tev ir jāliek malā, ir krietni mazāki nekā, ja tu gribētu, piemēram, no pasīviem ienākumiem dzīvot. Jā, man liekas, mums ir līdzīgs domgājiens. Ko es no sevis gribēju pateikt, kad tā lieta, kas man uzrunāja pasīvos ienākumos, ir, kad mans mērķis būtu sasniegt šāda veida ienākums caur pasīviem ienākumiem, caur ieguldīšanu, līdz palielināt esmu finansiāli brīvs. Reiz. Lai to sasniegtu, man jāsāk skatīties jāprēķina savu budžeta tēriņu mēnesi, jāsaprot, cik es kaut kur varu noņemt nost, lai palielinātu investēšanas apjomu no sava budžeta. Pareizi? Es lieku vairāk tie investēšanas, to lielāku budžetu investēšanā, lai es ātrāk kļūtu finansiāli brīvs. Pareizi? Ja es gribu vēl ātrāk to sasniegt, man jāatrod vēl papildus ienākuma avots, kas vēl ātrāk to sasniegs. Un man liekas, tas mirklis, kad tu sasniedz to, tas ir tas punkts, tas tā kā tu dabūji profesora diplomu. Jā, jo tu zini, ka tev tagad arī būs tā brīvība, tu zini, ko ar viņu darīt. Jo es domāju, ja man iedod 20 gados teikt, zini ko, tev būs miljons gadā, dari, dzīvo, ko gribi. Mūsu lēmumu pieņemšana, man liekas, mēs neesam tam gatavi vienkārši fiziski. Man liekas, ja mums tagad katram cilvēkam teiktu, davai, dzīvojam utopijā. Katram miljons gadā darat, ko gribat. Diemžēl realitāte būs tāda, ka stipri lielākā daļa cilvēku visticamāk nopirks, piemēram, Ferrari, nemācās ar viņu braukt, nositīsies un ģimene zaudēs tēvu, draugu vai radinieku. Pareizi. Tāpat arī procentuāli cilvēki, kas vinnēja loterijās. Cik liels procents no viņiem īstenībā pēc tās loterijas īstenībā daudz nelaimīgāk nekā pirms, jo viņi vienkārši nemāk tik galā ar tām izvēlu iespējām, kas viņam pašreiz tiek pasniegts ar šo finansiālo brīvību. Un caur pasīvo investēšanu, man liekas, tas ir tāds veselīgs vienkārši veids, ka tu arī apgūsti to dzīves prasmi, kā pēc tam to arī attiecīgi var izmantot un baudīt to dzīvi. Noteikti. Tu arī investēji kaut kā savu naudu? Lielākoties tie nekustamie īpašumi, kāda man ir investīcijas, kāds man ir pašreiz nekustamie īpašumi. Pašreiz es vēlos noformulēt un pareizi sākt investēt pasīvi, tas ir mans nākamais mērķis, un viens no veidiem visticamāk būtu kaut kādu nekustamie īpašumu nopārdot un sāk likt lēnām naudu iekšā ETF-os. Tikai jautājums atkal. Tu nopārdot dzīvokli, uzreiz, bum, iekšā, vai tu tā kā, droši vien gudrāk būtu sadalīt viņu un attiecīgi pa kaut kādu laika posmu likt iekšā. Kāda būtu tavs padoms teikt? Te ir matemātiska atbilde un te ir emocionāla atbilde. Jo matemātiski izdevīgāk ir likt visu uzreiz, jo tur, tā loģika ir tāda, ka tirgus vairāk iet uz augšu nekā uz leju, tāpēc tā rēķinot, izdevīgāk visu ielikt uzreiz. Protams, tas neizslēdz iespēju, ka tu ieliec visu iekšā, uzreiz uznāk kaut kāda krīze, kamēr tas atkopjās, paiet gadi 10, un vienkārši sūdīgs taimings nepaveicās. Bet tā kā emocionāli cilvēkam bieži ir vieglāk to sadalīt uz, piemēram, 12 mēnešiem. Un es personīgi tieši tajā pašā grāvī esmu bijis, ka es tagad gada sākumā pārdevu dzīvokli. Un tieši man bija tā dilemma, ko darīt, likt visu uzreiz iekšā, likt iekšā pa bišķim vai kā ar to rīkoties. Un tu it kā zini to matemātiski pareizo atbildi, bet tāpat tās izdalīja to summu uz gadu, un tad katru mēnesi pāris tūkstošus no tās pārdotās summas tikai liek iekšā, jo vienkārši emocionāli tā ir vieglāk sagremot to visu. Tad tu beigās izdalīju un tādā veidā. Es apmierināšu šo lēmumu. Zikā es tagad skatos atpakaļ, ja es būtu ielicis, protams, visu uzreiz tagad, es redzu, kā būtu tas uzkrājums uzaudzis, bet kopumā es esmu apmierināts, jo man vispār tas skats uz investīcijām vairāk ir tāds, es negribu to nosaukt par tādu lifestyle, bet es par to baigi neiespringstu. Es tur neiespringstu visu super pāroptimizēt, vai lai tur ir 0,5% vairāk, vai tur, zināmā, ir cilvēks vienkārši par to daudz domā, daudz streso.
es vairāk zinu, ka man tāpatās plāns ir nākamos gadus 20, 15, 20, es iešu uz darbu, strādāšu, taisīšu biznesu, un es vienkārši to savu lieko naudu visu laiku parkoju tajos ETF-os iekšā, un nākamos tos gadus 15, es plānoju viņu vispār neaiztikt. Accumulating. Jā, un tad vai es tur tagad pusgadu ātrāk, pusgadu vēlāk kaut ko izdarīju, ieinvestēju bišķi vairāk, bišķi mazāk, tas tāds pat eiro. Es vienkārši zinu, ka to nākamie 15, 20 gadi man tāpat būs ar darbu, un man tas mērķis būtu, ja pie tāda 45, 50, es varētu jau sākt vairāk čilot un sasniegt to brīdi, kad es varu jau dzīvot no investīcijām, vismaz daļēji. Es domāju, tas jau būtu tāds ļoti brīnišķīgi, jā. Tā tīri spekulēt, saprotu, ka pa lielam galvenais sākt. Jā. Bet tu domā, šobrīd ir labs laiks sākt, vai ir gaidām kaut kāda krīze? Te ir tas, ka to fiziski, tagad, ja tev kāds saka, ka viņš zina, neviens nezina. Jo te man arī bija stāstis dzīves, runājos ar cilvēku, tā amatierim, investoram, tāda muļķīgākā kļūda, ko var pieļaut, ir, un es gribu sagaidīt, kad būs krīze, un tad es sākšu investēt krīzes laikā, jo tad tirgus ir nokritis, un tas būs tas punkts. Bet tad pavilksim 5 gadu atpakaļ, kad Covid nāca tagad pār pasauli. Un iedomājies, tu sēdi, tu esi uzkrājis to žūksni krājkontā, un tad gaidi to krīzi, un pēkšņi iznāk ziņas, ir kaut kāds nezināms vīruss, visa pasaule ir lockdownā, uzņēmumi atlaiž darbiniekus, vispār nezinām, kas tagad notiks, vai tas vīruss ir nāvējošs, nav nāvējošs, finanšu tirgi sāk kristies. Un tu domā, tagad tas būs tas brīdis, kad tagad ņems. Tur apokalipse vispār nāk virsū. Jā, un tu vispār domā, vai tev nevajag kaut kādu, es pat nezinu, ko mājās. Un tad cilvēkam liekas, ka tu sagaidīšu to krīzi, bet tas jau ir tas elements, kad tā krīze nāk virsū. Jo nav tā, ka ir viss rožaini, puķaini, pēkšņi finanšu tirgus ir dibenā, un visi tik laimīgi investē. Vai arī skatās to pašu 7, 8 gada krīzi, un tad jau arī bezdarba līmenis kosmosā, cilvēks atlaiž no darbiem, finanšu sistēma brūk kopā. Tas taču nav brīdis, kad tu domā, tagad es visu savus mūžus uzkrāju. Nē, tu vispār tu domā, ka jā, tas ir brīdis, bet kad tas, man liekas, pienāk, un tev tas psiholoģiski ja tu domā, ka vēl kritīs uz leju, tas viss vēl sliktāk būs. Bet tu jau arī nezini, vai tu nebūsi tas, kurš pēc tam nākamos 2 gadus nespēs to darbu dabūt, un tu nezini, kas būs. Tāpēc pie tiem īstajiem brīžiem tas tāds, kā saka, es cilvēku aicinu vienkārši to sākt darīt, tāpat kā sākt sportot. Nav īstais brīdis, kad sākt sportot un rūpēties par savu veselību. Vienkārši to sāc pamazām darīt. Un, piemēram, tas, ko es sāku stāstīt, tas stāstis dzīves bija ar cilvēku, kurš tas bija 20. gada beigas, un viņš arī teica, viņš gaidīja, kad būs tā krīze, un Covid laikā tirgus ļoti strauji nokritās un ļoti strauji atkopās. Un viņš palaida garām to kritumu, un viņš baigi bēdīgais bija, un tad gaida nākamo krīzi. Un ir pagājuši jau kaut kādi gadi 5. Es nezinu, vai viņš tagad ir sācis investēt vai nav, bet ja viņš vienkārši kaut kad tā 20. gada griezumā būtu sācis investēt, pat pēc tam, ka jau tirgus bija atkopies, viņš būtu nedaudz vairāk kā dubultojis savu naudu, ja viņš būtu tādā S&P 500 ETF ieinvestējis. Tajā pašā laikā pēdējos 5 gadus bija diezgan liela inflācija, un inflācijas rezultātā, ja tev uzkrājums stāvēja bankas kontā, viņš rūpīgi rēķinot 3 daļu no vērtības ir pazaudējis. Un tad, ja cilvēkam, piemēram, būtu tie 10,000 kontā bijuši, tad tā vērtība uz šodienu būtu vai 20, vai 7. Atkarībā no tā, vai tu investējies, vai viņus turēji kontā. Bet ko tu domā par to, kad pēdējos gados tieši indeksu fonda investīcijas palikušas ļoti populāras? Piekrīt? Un ETF. Un man liekas, es kaut kādas ciparas dzirdēju, tur kaut kādi jau 60% no investīcijām jau sāk iet tikai indeksu fondi. Un ko tu domā, vai tas ir veselīgi tirgum,
ka šis skaitlis tik ļoti palielinās. Jo, teiksim, no piemēra varētu teikt, ka Tesla, kad iekļuva iekšā tajā vienā, man liekas, SP 500, viņam kaut market capitalization bija, man liekas, 400 miljardi, un tad, kad viņi iekļuva, viņam momentāli mēnešu laikā aizšāvās līdz 600 miljardiem, jo tie indeksu fondi grūž naudu iekšā. Un tu domā, tas ir veselīgi, jo savā ziņā spekulanti tādā veidā, ne spekulanti, bet cilvēki, kas tiešām seko līdzi un cenšas investēt vērtīgās kompānijās, viņi tomēr to tirgu savā ziņā regulē. Piekrīt. Viņi ņem ārā naudu no kompānijām, kam liekas, ka viņi nedara labu darbu, un viņi liek vairāk naudu iekšā kompānijas, kas viņi domā, ka dara labu darbu. Kur ETF un indeksu fondi, viņi principā vienkārši, ja tu atbilsti kaut kāda sava tipa kritērijiem, kāda tam fondam ir, mēs to dodam naudu. Jā, tā ir tāda aktīva debate finanšu pasaulē, kurai nav tāds super skaidri melna vai balta atbilde. Piemēram, tie paši fondu pārvaldnieki kā BlackRock vai Vanguard, viņi tagad sēž uz miljardiem vai triljoniem dolāru. Un ir runas par to, ka viņiem varbūt vajadzētu sākt vairāk iesaistīties tieši uzņēmumu kaut kādā lēmumu pieņemšanā. Bet tā kā tad ir jautājums, no otras puses viņi saka, nē, bet mēs gribam būt pasīvi, un tad ir diskusijas, vai to darīt vai nedarīt. Katrā ziņā te nav tāda viena melna vai balta atbilde. Viņiem viegli pelnīt naudu tādā veidā. Viņi to fondu uztur. Ikdienas cilvēkam mans minējums būtu, ka tas ir labāk, jo tev ir ļoti vienkāršs veids, kā investēt. Spekulantiem, tu varētu argumentēt, ka varbūt tās viņiem ir vairāk iespējas tagad spekulēt, jo spekulanti ir mazāk. Nav varbūt tik daudz mazie ikdienas investoriņi, kas tur pērku ņemās, bet tajā pašā laikā tie mazie ikdienas investoriņi, kas pirka tur pa pārdesmit akcijām. Dienas beigās tas cilvēks ir, angliski sakot, better off, jo viņš vienkārši liek naudiņu indeksu fondos, nevis tur plosās ar tām savām 30 akcijām kaut ko. Katrā ziņā te nav tādas melna vai balta atbilde, bet tā ir tāda aktīva diskusija finanšu pasaulē, kur cilvēki domā, kas no tā varētu būt. Turpinot šādu tipa diskusiju, lielākoties visi investē un pēdējo 10 gados diezgan liela izaugsme bijuši tieši tiem saucamiem large cap ETF-iem. Pareizi? Viņi ir devusi lielākos nesumus. Ar mūsdienu tehnoloģijas attīstību, teiksim, AI, kur ir manuprāt, ir diezgan reāli iespēja, kad mazākas kompānijas, 3-4 cilvēku ieskatā ar AI, kas viņus padarīs produktīvākus, spēs uztaisīt lielas miljardu vērtas kompānijas. Tev nevairs nebūtu milzīgam korporatīvam jābūt, kurā strādā 1000 cilvēku, lai viņi būtu tur miljardu vērtu kompānijas. Piekrītam? Kaut kas tāds iespējams varētu būt. Vai investējot, tev ir jāmēģina procentuāli sadalīt, teiksim, 50/50 starp large un small cap ETF-iem? Ziniet, nav viena pareiza atbilde, kā investēt, un tas, man liekas, ir foršākais tajā visā pasaulē, jo runājot ar cilvēkiem, kas vispār grib sākt investēt, kas arī nāk uz mūsu bezmaksas webināriem, viņiem bieži pirmais jautājums ir, kāpēc nevaru vienkārši pateikt, kuru fondu man pirkt, un viss, vai arī kāpēc nevaru tikai pirkt S&P 500, vai tajā pašā laikā cilvēki saka, visas akcijas tagad ir ļoti dārgas, tā saucamie PE ratios ir kosmosā uzšāvušies, tāpēc, nav gudri tagad investēt, jo viss ir drausmīgi dārgs. Un no šiem jautājumiem izriet ārā ļoti daudz īstenībā detaļas. Piemēram, kāpēc nevar pateikt vienkārši, kuru fondu pirkt? Es pirmkārt nezinu, kāds vispār tev ir skatījums uz pasauli. Vai tu tici, ka Amerika būs galvenais dzinulis? Varbūt tu domā, ka Āzija būs galvenais dzinulis. Varbūt tu domā, ka tā saucamie emerging markets attīstīsies un pēkšņi apdzīs pasaules tirgus. Varbūt tev liekas, ka ko tu tikko minēji, lielie large cap uzņēmumi iestagnēs un mazie viņiem paskries garām, tāpēc tev interesē mazie. Varbūt uzskati, ka tieši konkrēta niša, piemēram, farmācijas uzņēmumi būs tie, kas nākamo 10 gadu dominēs kaut kādu iemeslu dēļ,
un tev interesi tagad ir investēt tieši nišētos farmācijas uzņēmumu ETF-os. Tas pats arī, ja runā par tā saucamajiem PE ratios, vai kad uzņēmumi ir dārgi. Jā, ASV uzņēmumi ir dārgi, bet, ja tu paskaties citur pasaulē, uzņēmumu cenas pēc tiem rādītājiem ir ļoti adekvātas un normālas. Tāpat pērkot to pašu vienu S&P 500 indeksu fondu, ir jārēķinās, ka tu investē 100% naudu Amerikā, kur šobrīd ir diezgan, teiksim tā, ekstravagants līderis, kurš visādus trakus lēmumus pieņem, un tev tas, tā visa tava investīcijas vērtība ir ļoti atkarīga no pāris politiskiem lēmumiem. Un, kad es sāku visu šo runāt, es varētu pateikt cilvēkam pēc šo fondu, viņam uzreiz būtu 5 jā, bet, tad es pateiktu pēc šo fondu, viņam būtu atkal citi 5 jā, bet, un tad dienas beigās ir tāds, tas ir tas iemesls, kāpēc tev vajag izglītoties par to tēmu, saprast nedaudz to lielo bildi pašam, jo tas tavs ieguldījuma portfelis, gribot, negribot, atspoguļos to, kā tu redzi pasauli, un tu investēsi tajās lietās, kuras tev liekas loģiskas. Un, jo pretējā gadījumā, ja tu vienkārši izdarīsi kaut ko, ko tev kāds pateica, visdrīzāk tev būs stress, kaut kāda neziņa, varbūt šaubas. Zigā, tu redzēji internetā, YouTubers teica, pērc S&P 500, tu esi ielicis S&P 500 indeksu fondā naudu, tev stress ir visu laiku, kas ar to Ameriku tagad notiks. Zigā, ja tev ir stress par to, kas ar Ameriku notiks, neinvestē Amerikā, investē citur. Tas ir tāds trick question. Bet tīri spekulējot no tavas puses. Mēs jau nesakām, ko darīt cilvēku. Bet tava spekulācija, tu domā, ka large cap vēl projām dominēs? Vai? Jā, te es atsaukšos uz sarunu, kas man bija pirmā podkāsta epizode, man liekas, ar mākslīgā intelekta ekspertu Evaldu Urtānu. Viņš Latvijā, es teiktu, ka viņš ir, ja ne labākais, tad viens no vispār top zinošākiem cilvēkiem tajā jomā. Un šeit mēs par šo runājām, ka no vienas puses, tāpēc, ka veidojās tā saucamie mākslīgā intelekta aģenti, tu kā viens cilvēks, tev visdrīzāk nevajadzēs vairs daudz darbiniekus, tu varētu ļoti daudz ko nosekt ar tiem mākslīgā intelekta aģentiem. Freelanceru vietā tu arī varētu tos aģentus izveidot, un tu varētu būt kā tāds cilvēks orķestris, kad vienkārši varētu sarasties ļoti daudz maziņie uzņēmēji, kas visi kaut ko dara, un viņi varbūt ir 2, 3, 4 cilvēku komanda ar daudz mākslīgā intelekta aģentiem, un viņi spēja vienkārši dzīvot un ģenerēt naudu un attīstīt savus biznesus, un viss ir ļoti forši. Tajā pašā laikā tie, kas ir, piemēram, tie paši top 500 lielākie ASV uzņēmumi, viņi ir reāli tie, kuriem ir tā kapacitāte un finanses, ritīgi investēties, lai visus tos mākslīgā intelekta rīkus ieviestu ikdienā tajos uzņēmumos. Un viņi, piemēram, var uztaisīt veselu departamentu, kas tagad izštuko, mēs īstenībā savu uzņēmumu varam pilnīgi reformēt ar tiem pašiem, teiksim, mākslīgā intelekta aģentiem, un mēs tagad varam atbrīvoties no 30% darba spēka, attiecīgi visa nauda, kas mums aizgāja algās, tagad paliek pāri, to mēs varam reinvestēt uzņēmuma attīstībā, un ir teorijas, kur cilvēki saka, ka balstoties pēc šādas loģikas, tieši tie lielie uzņēmumi varētu vispār aizšauties pilnīgi debesīs. Tā kā te ir, kā saka, var spekulēt, kāds varbūt klausīsies un domās, nē, īstenībā tas ir sviests, kur šitajā rakstā tur viņi saka to un to. Tā kā atkal atcitamies pret to, kas ir tas, kā tu redzi pasauli, un balstoties uz tā, tu saliec to savu ieguldījumu portfeli. Tā kā pat tā pasīvā investēšana, investējot vienā lielā All World indeksu fondā, tāpat ir, labi, tā varbūt ir vienīgā lieta, kas tiešām nav spekulācija, jo tu tiešām ieinvestē visā, un tu aizmirsti. Bet, jo sanāk, ja šobrīd tur 60-70% ir ASV kompānijas, ja ASV zaudē savu dominanci, Ķīna pēkšņi izvirzīs, tu attiecīgi viņi pielāgo šo fondu, un tu sāksi pirkt Ķīnas akcijas vairāk. Idejiski. Tā apdrošināšanās pret riskiem. Jā, tas ir pieskaroties pie tā, ko teici, cilvēks nopērk, teiksim, All World to fondu,
tad principā, ko tas nozīmē, tas fonds ieinvestē proporcionāli pēc tā, kā vispār nauda akciju tirgu ir sadalīta. Un ir tā, ka tie ir rupi rēķinot 60 kaut kas procenti, investējot All World fondā, tev aiziet tāpatās uz to ASV. Tāpēc es, piemēram, personīgi, man portfels sastāv no 4 fondiem. Tur ir viens large cap attīstīto valstu fonds, tad ir small cap attīstīto valstu fonds, tad ir vēl Eiropa un Āzija, kas tā kā bišķiņi pavelk to svaru no Amerikas nost, lai tu esi nedaudz izlīdzinājies vairāk. Atkal, vai tas ir pareizākais vai tur optimālākais variants nākotnē, es nezinu. Ja kāds saka, ka viņš zina, es domāju, ka viņš ir melis, jo neviens nezina, uz kuru pusi pasaule attīstīsies. Tāpēc atkal katram tās savas. Dārgi fīzi pērkot fondu, tā kā 0,4. Tad kāds tu skaties uz to, tev ir kaut kāds limits, ka tu skaties, šitas ir, jābūt droši vien. Protams. Tas, kas, ja skatās, piemēram, uz fondiem, tā galvenā lieta, kam pievērst uzmanību, ir tā saucamā management fee. Kad tu nopērci fondu, un tad katru gadu ir kaut kāda tā saucamā pārvaldīšanas komisija par tā fondu uzturēšanu. Un tādi optimālākais, es skatos, ka ir 0, tur kaut kas tie var būt 0,12, 0,2. Ja tas jau ir tuvu 1%, tur 0,6, 0,8%, tad jau man sāk likties dārgi. Ilgtermiņā tu skaties, tie cipari beigās baigi izaugt, pareizi. Jā. Tas, ja tev kaut kas ir ap procentu un uz augšu, tas jau ir pilnīgi neadekvāti dārgi. Un tas ir, piemēram, ja skatās uz tiem profesionāliem naudas pārvaldītājiem, privātu banķieriem, tad tas nav pārsteigums, ka viņi tev prasa 1,5–2% gadā par tavu portfeļu pārvaldīšanu. Bieži tur ir arī kaut kāds tā saucamais performance fee, kas nozīmē, piemēram, es tev kā privātu banķieris pateiktu, rekur ir tavs portfelis, un viņš varētu pelnīt tur tik gadā, un ja viņš nopelna vairāk, tad es dabūju ekstra kaut kādu procentu klāt. Ja viņš nopelna mazāk, tad es nedabūju to ekstra procentu. Bet ja viņam ir šis performance bonus klāt, tad viņam pat arī interesē tirgot viņas? Viņam ir interese, tad viņam it kā tev ir interese nopelnīt vairāk. Jo tu palielam, kad tu pārdod, viņš pelnīs, kad tu nopārdod. Nē, viņš pelnīs, viņš, protams, jebkurā gadījumā. Protams, okay. Finansists jebkurā gadījumā nopelnīs par tavu naudas pārvaldīšanu. Principā tādi pēdējie 2 jautājumi no manas puses. Hokejistiem karjera sākas ātri un beidzas ātri. Jā. Un tev visdrīzāk kaut kādi pāris gadi vēl ir tādā profesionālā hokejā palikuši. Vai esi domājis par nākošajiem soļiem? Es esmu domājis, bet es nevaru noformulēt, ko. Es tā flirtēju ar ideju, kad varētu mēģināt pavisam kaut ko citu. Man tas liekas sava tipa romantika, kad tu savu dzīves laikā izmēģini vairākas karjeras. Un es tā kā sliedzos pašreiz varbūt mēģināt kaut ko pavisam citu, bet kas tas ir, es vēl nevaru noformulēt. Jā. Vēl gadi ir izdomāti un prasmes vēl kaut kādi gadi ir, protams, kaut kāds spiediens sāk jau parādīties par to, ko tad darīt vai ko nedarīt. Es vienmēr varu kļūt par treneru, zin kā tagad es pašreiz vasarās mēs veidojam savu vārtsargu nometni. Un nav viegli, bet tas nometnes ir kaut kā tāds ar bērniem strādājot, man liekas, psiholoģiski bišķiņ veselīgi, jo viņi bieži šie bērni, tu redzi, kad viņi tādi arī dzīves priecīgi, un viņi tev līdzi pavalk, bišķiņ, tu jūties daudz labāk par sevi. Arī man kā tēvam tagad es sevišķi es skatos kaut ko es varu mācīt, vai kādas, teiksim, mācības es vēlos gūt no trenējoties, pēc tam varu arī savam bērnam sniegt. Teiksim, pašreiz viena lieta, par ko es biju aizdomājies, ir strādājot ar bērniem un komunicēt ar viņu vecākiem. Es arī mācos par to, kad tu palaid savu bērnu hokejā, tu, protams, vēlēs visu to labāko, ja? Tu vēlēs, lai viņš tur izaug, būtu fiziski spēcīgs, vesels, cerams, ka spēlēs profesionāli,
pelnīs daudz naudas, būs neatkarīgs. Bet vēl viena svarīga sastāvdaļa ir atcerēties, kad bērns izvēlas savu kaut kādu to jomu, lielākoties viņš pēc kaut kādām droši vien vecāku interesēm. Teiksim. Es spēlēju hokeju, man bērnam interesē hokejs. Un viņš arī grib slidot, viņš arī grib iemest golus un tā. Un tā ir tā viena lieta, kas man kā tēvam ar dēlu ir kaut kas kopīgs. Un mums ir vienāds intereses. Jo bieži vien tā kā, realistiski, man neinteresē multenes, man neinteresē Pokemon kartiņas, un es ieskāpu mašīnā, man ieslēdz podkāsts, un man aizmirst, bet hokejs ir tā lieta, par ko mūs vieno, un par ko mēs varam tiešām komunicēt un strādāt pie mūsu attiecībām, ar ko es varu dalīties ar savu pieredzi, teiksim, ka viņš spēlēs hokeju, vai viņam ir tur bailes, vai viņam ir satraukumi, kā viņam tur kāda ir izaugsme, kā piestrādāt, un es varu dalīties savu pieredzi, un mēs varam savas attiecības veidot ciešākas. Lai tad, kad viņš izaug, viņš arī tad uzvana un gribētu ar manim satikties. Jo, man liekas, tāpat kā ar visu pasaulē, viss, kas ir pa brīvu materiālu, nav cenas tam. Gaisa, ūdens un miegs. Tāpat, man liekas, bieži vien liekas, ka, ja tev ir dēls, tad jau būs attiecības. Nav jau variantu, vai ne? Būs attiecības, bet pie viņiem jāstrādā. Tāpat kā pie visa. Noteikti. Ok, mēs tad esam pie pēdējā jautājuma nonākuši, bet pirms tam mums ir tradīcija podkāstā, kad viesim uzdāvina mūsu investīciju treniņu programmu Neatkarīgais investors. Un tā kā tu minēji, ka gribi iemācīties investēt pasīvi, tad lūk, būs tieši visi rīki un praktiskie soļi, lai to izdarītu. Super, es to noteikti arī izdarīšu. Jā, forši. Un otrs mums ir arī Kalves kafija, viens no atbalstītājiem podkāstam, mums tāda tematikas bunģiņa sestdienas rīta kafija. Tā kā ceru, ka kafiju dzer, tad tā arī maza dāvana. Dzer, jā. Ar Kalves starpniecību. Jā, paši taisījām. To gan es neesmu un garšojis. Viņas samaltā vai pupiņas? Šīs ir pupiņas, jā. Tā kā ceru, ka ir aparāts mājās. Ja nē, tad jāmeklē varianti. Samalšu, jā. Vajadzēs samalšu. Ok. Ja tev būtu iespēja pateikt novēlējumu, ko sadzirdētu tiešām ik viens latvietis, kas tas būtu? Es novēlu mums visiem ikdienā pievērst uzmanību un apzināties, kad mēs lietojam savu telefonu un izmantojam to savām vajadzībām, un kad telefons izmanto mūsu. Jo, man liekas, mēs mūsdienās daudz dzīvojam šajā digitālajā pasaulē, un man ieskaitot, sākot ar manīm, daudz laika pazūd sēžot šajos telefonos. Ar ko bieži vien dienas laikā sākās, ka mēs kaut ko liederīgu cenšamies apgūt, kaut ko, un kaut kā pēkšņi aizpaldam tajā telefonā, tajā pasaulē, kaut kur tur, kur vispār vajadzēja, un iztērējam lieki pilnīgi laiku, un pazaudējam laiku, kuru mēs nekad neatgūsim. Laikam kaut ko tādu. Noteikti. Tas tiešām drausmīgs laika zeglis. Mēs arī ar sievu esam viens otram sarunājuši, ja kāds sāk skatīties Reels vai TikToks, tad otrs hei, tad slēdz ārā. Un īstenībā tāda, nezinu, vai tu zini to feature, bet var telefonam uzlikt tādu brīnumu, ka tu 3 reizes uzklikšķini sānu pogu un viņš paliek viss pelēks. Un tas ir kā atgādinājums, ka, kā saka, tāpatās jau ik pa laikam atklikšķinu apakaļ to krāsaino ekrānu, bet tas tev ir kā atgādinājums, hei, tu taču teici, ka tu viņā tik daudz nesēdēsi. Es vispār sezonas laikā staigāju tikai, jo tie rīli šausmīgi traucē manām koncentrācijas spējām treniņām. Man ir spēlē hokeju, man vajag stundu spēt koncentrēties vienu lietu. Un rīli šausmīgi disturbing, tā kā traucē. Un sezonas laikā es staigāju bieži, es pat skatos video ar to. Un man liekas, vēl viena lieta ir tas, ka viņš nav tik krāsains, viņš nespēja ar tām krāsām tevi ievilkt tik ļoti savaldzināt. To tiešām jābūt audio vērtīgam kontentam, lai viņš tevi dabūtu iekšā. Tāpēc tas ir brīnišķīgs padoms. Forši. Ja cilvēki grib par tevi uzzināt kaut ko vairāk vai kaut kur piesakot tev, kur tu esi internetā visaktīvākais? Man ir Instagram konts, bet es neesmu aktīvs baigi. Jāmeklē dzīvē. jā, dzīvojot pašu savu dzīvi, bauda. Es tikšu galā ar sevi.
Kad cilvēkiem jautāja, kas ir galvenā lieta, kas tevi attur sākt investēt, visbiežāk dzirdu, nav skaidrība, ar ko sākt, kas būtu pareizākais un drošākais. Liekas, ka tas aizņems daudz laiku, vai ir bailes, ka nepareizi kaut ko izdarīšu un pazaudēšu naudu. Ja sadzirdi šajā sevi, apskati pirmo linku tepat podkāstu aprakstā. Mums ir labs risinājums, kas palīdzēs ar šo tikt galā.